Vispār, tā kā man uzdod jautājumu, ko es daru, es saku dzīvoju. Kā es ļauju sev tagad dzīvot, man ir vienalga, ko kāds par mani domā. Kas ir tas, kas var notikt? Un tad tu saproti, ka tā visa pamatā jau tik un tā, ir tās bailes no nāves, bet es nebaidos. Sievietei vajag spēku vingrinājums, tad mums vēl vajag kardio, mums vajag kaut ko, un tad man vēl vajag pameditēt, un man vajag pēlpot. Un tad vienā brīdī sēdi un saproti, tu visu dari, ko tev saka, bet prieka nav. Tu esi nīgra patiesībā, bet man liekas atrast to balansu starp to, kas tev ir vajadzīgs un tas, kas tev patīk. Tiešām man šķita, ka esmu dzīvojis tādu ļoti pareizu dzīvi, un man tagad ir jāizmēģina, kā ir, ka tu esi nepareizā. Atļaujies būt nepareiza. Mēs bieži mēdzam teikt, ka tajās bērēs tiek teikti labi vārdi par aizgājēju, mēs viņu pieminam, un ir šis jautājums, cik no mums ir pateikuši šos labos vārdus dzīvam esot. Katra nāve tas ir pēc tam ir sēras, un tas ir skumjš brīdis, protams, bet ka mēs to pieņemam kā normālu dzīves sastāvdaļu. Nevis pēcnāves dzīve un viss tas ezotēriskais lauks, bet tieši dzīve līdz pēdējam elpas vilcienam. Katra nodzīvotā diena tā ir tava dzīves diena. Es esmu Laura Denlere. Projektā Cilvēku jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Šodien es Cilvēku jaudā sarunāšos ar Initu Silu. Initu daudzi zina kā autori grāmatām 100 vēstules sievietei un Tango ar 2 izturiem vēl. Tango ar 2 izturiem vēl, jā, paldies. Paldies, ka tu izglābi mani. Un Inita, tu ilgus gadus bijiesi žurnāliste, un tu arī esi strādājusi par galveno redaktoru, ja es pareizi atceros. Kāda ir tā tava karjera? No pašiem sākumiem vispār un priekš šeit viesoties, bet galvenā redaktora es esmu bijusi ļoti ilgus gadus, es pat nezinu precīzu, kaut kā man tas posms tā šķiet tāda nedaudz iepriekšējā dzīve, un es to tā vairs pat neatceros tik precīzi tos gadus. Lai gan viegli. Es kļuvu par Ievas galveno redaktoru 2007. gadā, jo man meitiņai bija gads. Tālāk jārēķina tev. Bet tas mans ceļš žurnālistikā ir ļoti interesants tādā ziņā, ka es sāku kā dienas laikraksta žurnāliste. Es strādāju vakara ziņās. Toreiz tas bija dienas laikraksts, pēcpusdienas laikraksts. Un ļoti daudz ko tur iemācījos. Tāpēc tās nav šī brīža vakara ziņas. Man bija ļoti laba praktiskā skola. Un beidzu savu galvenās redaktoras karjeru un beidzu savu, es gribētu teikt, žurnālistikas pieredzi ar ceturkšņu žurnālu. Jā, jo tas ir posms beidzies šobrīd. Tā ir tāda mana pagātne, ļoti, ļoti vērtīga, un esmu ļoti pateicīga, ka esmu to darījusi, bet šobrīd esmu tādā dzīves posmā, ka par galveno redaktoru žurnālu man var uzrunāt kādu vēl līdz 2. decembrim, kad iznāks jaunais, kā būt laimīgai, kur jau būs cits redaktors. Jā. Mums ar tevi saruna, tad, kad mēs sarakstījāmies, tu teici, es ceru, ka mēs nerunāsim tikai par nāvi un vēzi, un man bija tā, es ceru, ka mēs runāsim par dzīvi un par veselību, vai vismaz, teiksim, tā vairāk par prieku dzīvot, jo kurš vēl labāk zina, ko nozīmē prieks dzīvot, kā cilvēks, kurš vienu dienu saņem paziņojumu, ka tā dzīvildze, ja? Jā, dzīvildze. Viņi izskatās diezgan draņķīgi. Es arī gatavojoties mūsu sarunai skatījos gan tavu dalību raidījumā Lielās patiesības, gan arī Nāves kafejnīcu, kas man likās tik super, ka jūs ko tādu organizējāt un vienkārši cepuri nost visiem tiem cilvēkiem, kas tajās sarunās piedalījās, jo man liekas, ka tur vispār nav vietas tādam fufelim, ka cilvēks viņu vienkārši bliež uzreiz patiešo un skaidri. Un tu teici, tad, kad es tev jautāju par žurnālistikas laiku, tu teici, tā jau ir cita dzīve.
Tu vari man pastāstīt, kas ir šī dzīve un kas ir tā dzīve? Kā viņas atšķirās abas? Šī ir atviegojuma elpa, nevis nopūta, bet tā dzīve, es negribu teikt, ka tā bija kaut kāda, nezinu, vai sliktāka, vai kaut kāda tāda noteikti ne. Un man jau tā, es teiktu, dzīve sadalījās ne tik daudz pat ar diagnozi, man liekas, bet ar 40 gadu vecumu. Bija tāda 40 gadu krīze, kas ļoti labi atceros, kā es savā dzīvoklī, man ir šūpuļtīkls dzīvoklī, es guļu, un man ir palikuši 40 gadi, un es sev uzdodu jautājumu, ko tālāk? Es biju galvenā redaktore 10 gadus Ievā, tev lielākais žurnāls, ne tikai sieviešu, bet vispār žurnāls Latvijā. Un vai tas ir viss, un ko es gribu, un šie visi jautājumi par dzīves, arī jēgu. Tā dzīve bija tāda vairāk uz zāru, es gribētu teikt, un vairāk dot citiem tāda publiska, āršķirīga, varbūt tā es to varētu teikt, ka man vairāk bija arī svarīgi izdabāt citiem. Visi šie jautājumi, kas ir tādi, un tad tu aizēji vairāk uz to iekšējo savu pasauli, un kas ir tas, ko tev dvēseli grib, un ka viens ir tādi karjeras sasniegumi. Jā, es biju noteikti ārēji, tas ir, ja tu esi izvēlējies apzināti šo profesiju, es esmu beigusi žurnālistus, es esmu nostrādājusi 20 gadus savā profesijā, un tad būtu loģiski, ka es to turpinu, jā, bet es mēdzu teikt, ka es nejauši nokļuvu šajā profesijā. Tas liktenis man visādi tādas sagadīšanās. Es negāju pirms tam nekādos sagatavošanas kursos, un es nebiju baigi skaidri izdomājis, jā, es gribu būt galvenā redaktore. Man tā sanāca. Par ko esmu pateicīga, bet tajā brīdī es sāku sev vienkārši pati jautāt, vai tas ir tas, ko es patiešām gribu. Vai es esmu gribējis pierādīt kaut ko citiem, sākot ar vecākiem, pedagogiem, viss šis. Un tad es sapratu, ka man gribas kaut ko darīt, to, ko es patiesībā gribu. Un tas ir ļoti grūti īstenībā saprast, ko tu patiesībā gribi. Un nebūt ne viegli, un ne ātri. Un es vienkārši nolēmu riskēt un mainīt to savu profesionālo dzīvi, vienkārši paskatīties, kā notiek citur. Jo tāpēc, ka tu dzīvo tajā, mēs visi dzīvojam kādos burbuļos. Es 20 gadus dzīvoju lielas izdevniecības burbulī, paspārnē, lieliski viss, bet man vienkārši interesēja, kas notiek ārpusē. Man bija turklāt 28 gadi, kad es kļuvu par redaktoru, es biju pārāk jauna. Un tāpēc arī tu nevari salīdzināt, ka tu esi tāds tajā vecumā, un kāds tu esi 40 gadu vecumā, vai ne? Tas ir tāpēc, ir ļoti grūti salīdzināt. Un šobrīd es dzīvoju, tiešām es gribētu teikt, citādu dzīvi. Man ir ļoti mainījušās tās vērtības, un cik tur ir daudz mana veselības pieredze, cik tur daudz ir tas, ka es nolēmu atteikties no tāda komforta un iemest sevi tādā varbūt nezināmākā pasaulē. Respektīvi, nezināmākā tāpēc, ka tu nezini, kas tev būs nākamais. Jo es tiešām aizgāju bez plāna tāda, ka tu maini darbu, jo tu zini, ko darīs tālāk. Protams, tagad man atkal atnāca šis žurnāla piedāvājums, un es domāju, nedodiet. Es taču gribu kaut ko citu, bet es paralēli tobrīd arī Rīgas starptautiskajā kinofestivālā strādāju. Tas man šķiet ļoti, ļoti labs tāds komplekts, ka tu vari darīt visu kaut ko, nevis tikai veidot to žurnālu. Un man ir ļoti svarīgi, lai es daru jēgpilnu darbu, kad es zinu, ka tas var kaut ko mainīt. Ne tikai man nav tik ļoti svarīgi tikai sev labums, bet arī palīdzēt citiem. Tas man ir tāds. Un tas ir interesanti. Žurnālā mums arī ir bijis daudz, kā būt laimīgai par to, ka meklējot savu sapņu profesiju, tev ir jāatcerās bērnība un tas, ko tu pirmais gribēji. Un es atceros, ka es bērnu dārza izlaidumā rakstīju, ka es gribu būt medmāsa. Drusciņi citāds lietas. Un tagad es kaut kā patiesībā lēnām, kaut kādā pilnīgi citādā formātā, bet kaut ko tādu visticamāk
darīšu nākotnē, es tā domāju. Es pat skatījos, bet, diemžēl, pa medmāsām nevar vairs koledžās tikt, un tev ir jāstājas augstskolā, bet man nav bioloģija un ķīmija. Bet man jau Anna Rozīte izstāstīja, ka var nolikt šos vidusskolas eksāmenus. Es jau visu esmu noskaidrojusi, bet man ir tāda bišķiņa cita doma, ko es varētu darīt tādā. Un tagad tu dari ko? Tagad es vispār, tā kā man uzdod jautājumu, ko es daru, es saku dzīvoju. Man tiešām šis ir tāds, jo es dzīvoju ar prieku, maksimāli cenšos dzīvot ar prieku, bet tā es darbojos labdarības organizācijā Hospice LV. Ļoti aktīvi un ar tādu lielu jaudu un enerģiju. Un tik lielu, ka man starp diviem šiem darbiem, arī starp žurnālu Kā būt laimīga, es tomēr izvēlējos hospisu, jo tas tiešām ir kaut kas cits. Un tam es redzu šobrīd tādu, ka man tas ļoti patīk, lai gan tas nav viegli, pilnīgi nemaz. Bet tas ir tas, ko es daru. Jā, un tur mums ir lieli plāni, ko es tur gribu darīt un kā mainīt sabiedrības tādu attieksmi par to nāvi un par cieņpilnu nomiršanu. Jā. Kas tev tur ir grūti tajā darbā? Grūti ir braukt pie cilvēkiem ar 4. stadijas onkoloģijas diagnozēm un uzrakstīt par viņiem. Bez emocijām ir ļoti grūti. Grūti ir aiziet uz slimnīcu, kur tu redzi palātās pa 4-5 cilvēki, kur viens ir jau tāds tuvu aiziešanai, un otrs vēl kaut kādu dziesmiņu, un kur ir visādi aromāti, kur nav nekāda privātuma. Un redzēt un iedomāties sevi tur nav viegli. Un tāpēc, es saprotu, tu teici, ka mēs nerunāsim par nāvi un runāsim par prieku, un tāpēc es gribu palīdzēt mainīt to, ka mums tā nav jāmirst. Tad tavs mērķis ir kāds? Tieši kāds tu gribi palīdzēt, lai mums tā nav jāmirst, tad tu gribi uzcelt hospisa māju, vai kas tieši ir tas, ko tu gribi? Pirmkārt, tas, ko jau Ilze Nešpora teica, es neatkārtošos par to, ka mēs valstiski mainītu šo attieksmi par to, ka ir valsts apmaksāta cieņpilna aprūpe līdz pēdējai dienai. Jā, mēs joprojām gribam hospisa māju, bet vēl es arī ļoti gribu ieviest Latvijā nāves dūlu kustību. Mums ir dzemdību dūls, bet es gribu tādu pašu lietu. Es gribu nāves dūles. Es pati šobrīd mācos par nāves dūlu. Kur tu to mācies? Kanādā, protams, attālināti. Tas ir, protams, nesalīdzināmi, jo man nevar būt praktiskā pieredze, bet praktisko pieredzi var iziet šeit, ko nozīmē būt līdzās mirstošam. Bet šobrīd es klausos teoriju, un tā man ir pilnīgi cita pasaule. Un to, ko es gribu tāpēc uzreiz teikt, tas ir, proti, nāves dūles arī viņas nav pārņemtas ar nāvi. Tieši otrādi viņas ir pārņemtas. Nāves vēstnieces, kas pielipinās tev tagad nāvi. Viņas ir pārņemtas ar dzīvi. Proti, tas ir tas, ka vienkārši mēs dzīvojam līdz pēdējai dienai un dzīvojam. Nevis kaut kā nogrūsti kaut kur, vai ne? Un tur ir ļoti interesanti. Es pilnīgi pasties, man liekas, es gribu, lai tu man tagad stāsti par to interesanti. jo tāpēc, ka tas ir Amerikā vai Kanādā vai Anglijā, kur ir ļoti daudz šo nāves dūlu. Viņas mēdz saukt arī par nāves vecmātēm, viņas mēdz saukt par dzīves beigu dūlām, end of life dūlējiem. Un tu ievadīsi Google, tev izliks miljonus. Un ir asociācijas, es tur esmu izpētījusi un vairākus. Un diemžēl mums Eiropā, vismaz tuvākais ir Anglija, un es domāju, ka varbūt tas būs nākamais, jo es gribu tādas vairākas starptautiskās pieredzes, lai varētu tiešām uztaisīt kvalitatīvu Latvijā. Jo tu saproti tāpat, kā mums ir. Mēs mēdzam piedzimšana un nāvi, tas ir komplektā. Monētas divas puses. Tieši ja ir piedzimšana, būs nāve. Tieši tā mēs sagaidām, tas ir pirmais elpas vilciens un pēdējais elpas vilciens. Un ja mums pie pirmā elpas vilciena ir līdzās, cik cilvēki, vai ne, vecmāte un arī vai atbalsta personas, tad lai mums ir arī aizejot šī
psiholoģiskā arī tāds atbalsts, jo dūla nav medicīnas personāls. Gluži tāpat kā dzemniecībā, dūla ir psiholoģiskais atbalsts. Un tāpat arī tuvojoties nāvei, protams, ka visvairāk šos, vismaz pasaulē, nāves dūla pakalpojumus izmanto onkoloģijas slimnieki, pacienti, kuriem tiešām ir šī dzīvildze ļoti terminēta. Tas ir arī, kas ir hospice aprūpē, arī tagad jau jaunajām. Es domāju, ka tas viss jau būs pieņemts, ka būs šī saruna, ka to hospice aprūpi var saņemt, ja tev ir terminētā dzīvildze līdz 6 mēnešiem. Tā tas parasti arī ir. Kad tad būs paredzēts cilvēkam hospice aprūpe? Jā, un tāpat arī. Visur pasaulē ir, ka tad, ir šie hospice pakalpojumi, jo tur medicīna nevar neko darīt. Un tad ir šis, ka tu brauc mājās, citur pasaulē tev ir hospice atbrauc palīgā, bet arī aprūpētāji, hospice aprūpētāji nav tas pats, kas nāves dūle, jo nāves dūle ir tā mirstošā cilvēka advokāts. Tā kā tas, kas palīdz to pēdējo laiku tev tiešām paskatīties uz savu dzīvi, un to pat var salīdzināt ar dzīves beigu coachingu, jo tur ir tajos kursos, ka tev ir visi tie, tu, piemēram, palīdzi tam mirstošiem cilvēkam uztaisīt tādu, es mēģinu tulkot, mantojumu, dzīves mantojumu, vai ne tādu, nevis testamentu, ka tu uzraksti, kur kas, bet tādas psiholoģiskās lietas. Piemēram, es iedomājos, ja manai mammai tā būtu, tad viņas grāmatā būtu sarakstīts, kā viņa audzēja tomātus. Respektīvi, tādi mani ieteikumi, mana firmas recepte, ka tu atstāji tādas lietas, ka tu atstāji nākamajām paudzēm kaut ko tādas savas zināšanas, savu pieredzi, savus ieteikumus, Es par šo ļoti daudz domāju, jo es savai meitai bieži saku, mammas padoms 72 ir tāds un tāds, kaut kāds entos skaits. Un es domāju, es vakardien vēl savai meitai prasu, lai viņa man pasaka kādu no tiem, cik viņas prāt padomus esmu izteikusi. Un tad es tieši domāju, ka es pati jau neatceros, bet tad ir tas laiks, tiešām sakārtot tās lietas. Jo, mēdz teikt, ka vēzis nav sliktākā diagnoze, no kā nomirt, jo tāpēc, ka tev ir iedots šis laiks atvadīties, sakārtot šīs lietas. Un vienkārši būsim reāli tuvinieki. To īsti, viņi ir pārāk emocionāli, un tāpēc ir šis cilvēks, kas tev ir līdzās, un visu to tur sākot ar tādām lietām, ka tu atstāji kā tādu emocionālo testamentu, un visādi tu vari tāpat. Tā nav psiholoģisks tāds atbalsts, vai ne? Mēs vairs neko nedziedējam, bet, piemēram, tā pati piedošana, tādas, ka tu izrunā lietas, ka tu varbūt saproti, ka tu gribi kādam tomēr piezvanīt, vai tu gribi kādu atrast, un tad tev tā dūle palīdz atrast to meiteni no 5. klases, kurai tu darīji pāri. Es, piemēram, zinu kā, jo es līdzīgi kā žurnālā, kad es ļoti daudz tiešām, tad, kad mums visādi tie jautājumi, koč, es vienmēr centos atbildēt uz tiem. Un tāpat arī tagad mēs ejam cauri, kas ir tie jautājumi, vai ne, un kas jāsastāda, uz ko atbild. Un tad es domāju, kuram cilvēkam es tā globāli gribētu pajautāt piedošanu, un kur ir tādi, kuriem varbūt es esmu aizmirsus. Ir jau tādi lielie, kuriem es esmu domās jau palūgus, jo, protams, kāpēc tev ir jāgaida, vai ne, nāves brīdis palūdz tagad to piedošanu. Un tā, bet nevienmēr varbūt tas ir noticis fiziski, vai ne, bet tikai tādās domās, vai uzrakstot vēstuļu rakstīšanu, visas šādas atvadīšanās. Un arī, protams, būt līdzās tajā runāt par nāvi, jo mirstošiem cilvēkiem bieži vien viņiem ir svarīgi runāt par to nāvi. Tāpēc tev ir arī ļoti daudz, tev ir jāzina visas tās reliģijas. Bet, lai gan ir tā kā dūla nav nekāda reliģiska neko, tad, protams, viņa izsauc, tad, ja tur grib
pēc ticības kādu tur, vai ne, viņa pati to nedara, bet principā runāt par nāvi un ļaut tam cilvēkam izrunāties, ļaut viņam kaut vai savu dzīves stāstu izstāstīt. Nu, tādas tā ir viena lieta. Un tad, protams, jā, tas pats arī nāves brīdis, jo tu esi tajā līdzās, un kā tur Laura būs saproti, es tev nevaru visus kursus tagad atstāstīt, ne? Mēs to, jo tas ir ļoti, tas nav, tie nav mazie kursiņi. Nē, es saprotu, ka tās ir ļoti pamatīgas zināšanas, un tas ir, kas ir jāmācās pietiekami ilgā laika periodā, un noteikti praktiskā daļa ir ļoti, ļoti svarīga. Bet tiešām, tā kā mēs runājamies ar tevi, tā kā mēs bijām mājās, tagad mums ir abām ūdens glāzi, bet mums būtu, teiksim, vakarā sēžam virtuvē, mums ir uzsildīta tēja, un tu man vienkārši stāsti. Kas ir tas, kas tevi pārsteidza, kas tev bija ļoti interesants? Kas vēl? Es ļoti, ļoti gribu vairāk par to zināt. Jo es atceros tavā sarunā ar Ilmārs Latkovskis, ka tu teici, ka viena no tavām vēlmēm ir, ka tev mirstot, lai kāds tev tur roku. Un tad es piesēju, domāju, vai es gribu, lai man tur roku, vai es tomēr gribu, lai man liek mieru. Es tā īsti vēl neesmu sapratusi. Kā tu teici, mēs arī neviens nevaram paredzēt, jo tajā brīdī mēs varam sagribēt kaut ko pavisam citu un paši būt pārsteigti par to. Jā, šīs ir arī tādas ilūzijas arī par ideālo nāvi. Mēs neviens neesam vienāds. Un, protams, es vispār esmu sajūtu cilvēks. Saproti, vienam patīk kaut ko klausīties, vienam tur vajag, lai viņam visu laiku runā kaut ko, vienam vajadzēs mūzika, lai skan. Man ļoti patīk, ka man pieskarās, man patīk, man vispār turēt roku, kaut kādos savos emocionālos brīžos, man vajag vienkārši kaut kam pieķerties. Visiem tā nav. Jā, un tad tu arī saproti, ko tu gribi, jo tas, ko es noteikti, mēs arī tagad ir Latvijā arī top izmaiņas likumdošanā par to, par to veltīgo ārstēšanu, ka tu pats pieņem tagad lēmumus un līdzīgi arī nāvei, ka tu, piemēram, tu zini, ka tas jau tuvojas, vai ne, un tu tai nāves dūlai pasaki, es negribu, lai man tā, es nezinu, krustmāte, man viņa krīt uz es negribu, lai viņa te man brauc un raud. Es, piemēram, zinu, lai pie manis neviens neraud. Un tad tai nāves dūlai ir tas uzdevums, ja tie tuvinieki atnāk un raud un atvedās, ka viņas uzdevums... Tas ir apgrūtinājums. Jā, ka viņus izved, piemēram, ārā. Piemēram, arī tas, ko es uzzināju, ka dzirde ir pēdējais, ko mirst no maņām, ko mēs zaudējam. Tas ir pierādīts pētījumos no tiem, kas ir piedzīvojuši klīnisko nāvi un visu. Un līdz ar to tie mirstošie cilvēki, ko viņi ir, piemēram, arī teikuši, ka galvenais, lai uz viņiem neskatās kā uz mirstošajiem. Viņš ir cilvēks līdz pēdējai dienai, līdz pēdējam elpas vilcienam. Un tiem, kas ir arī tās no dūlu pieredzes, piemēram, ko viņi saka, ko viņi grib, tāpēc es varu tikai dalīties, ko es esmu salasījusies par citu pasauli un mācos, ka, piemēram, ka lai telpu nepārvērš par slimnīcu, kad lai tur ir kaut kādas viņa mīļās vietas, ka nav tur visur kaut kāda medikamenti. Pudelītes. Jā, ka viss, lai ir joprojām ziedi, vai kas tam cilvēkam patīk. Arī tad, ja viņš, piemēram, mirst slimnīcā, kas, protams, Latvijā es neredzu, nav tādas iespējas, ka tu varēsi uztaisīt, vienīgais varbūt kaut kādas maksas palātas, kur tu uztaisīsi sev tādu kā istabiņu, ja? Tādu, kādu es gribu. Man ir svarīgi, lai man smaržotu vaniļa, piemēram, es tā šobrīd domāju. Un vispār es gribētu mirt mājā, kad maipuķītes ied, jo es piedzimu ar maipuķīšu smaržu, gribu aiziet maipuķīšu smaržu, bet tās ir šobrīd manas ilūzijas un mana ideālā nāve. Un tur arī par to mēs daudz mācāmies, ka, tāpat kā dzemdībās, tu nevari prognozēt. Bet vienkārši tas ir tas stāsts, ka tieši ka tu to pēdējos mēnešus, ka tas tu maksimāli dari visu, lai tā dzīve, lai ir dzīve, lai tu piedzīvo, lai tev ir sarunu biedrs, ja tu esi tāds, bet varbūt tu negribēsi runāt. Varbūt tu tiešām visus pasūtīs. Tas ir, bet tad jau tas cilvēks nemūžam nealgos nāves dūlu, būsim godīgi. Bet es par tām sarunām, ka tie cilvēki ir teikuši, ka vistracinošākais ir, ka tie tuvinieki vai arī kā ārsti, ka viņš nespēja vairs tā komunicēt, atbildēt. Un ka cilvēki izturās tā kā viņa nebūtu. Viņi
apspriež viņu. Viņam vajag to, vai viņam nevajag šo. Un tas ir arī, es pārlecu par to, kad mēs lemjam cita cilvēka vietā. Un bieži vien, ka lēmums pieņem tuvinieki, tā mirstošā cilvēka, jo mums šķiet, kā viņš gribētu. Bet es zinu, ka es gribu tā, kā es gribu. Un tāpēc tas ir tas, ko arī tā nāves dūle ar to vienojas, ko viņš grib, un viņas tas pienākums ir. Un piemēram, jā, tur sūtītos gan ārā, gan arī mēs nerunājam. To vienkārši tas tāds ieteikums, ko es esmu sapratusi, jā, tur, kad nevajag nekad runāt par to cilvēku, kamēr viņš ir, it kā viņš nebūtu. Jo viņš dzird, un vai tie pēdējie vārdi tiešām ir tie, ka tu gribi, ka jūs tur strīdaties, viņam vajag to vai ne to. Un arī par tām savām vēlmēm, par to ārstēšanu un to visu. Jā, to man tagad, kad es hospisā redzu, ko nozīmē, piemēram, 4. stadijas, tur onkoloģija un visas traheostomas un viss. Un es esmu ļoti par šo veltīgās ārstēšanas, par šo likumu izmaiņām. Veltīgā ārstēšana, jā. Vai tu vari izskaidrot, kas tas ir? Veltīgā ārstēšana ir tad, kad arī ka ir skaidrs, ka patiesībā tur nebūs brīnuma. Ka cilvēks mirst un mirst. Cilvēks mirst un mirst, bet mēs viņu turpinam uzturēt pie dzīvības. Tad neļaujam viņam nomirt. Bet nav arī tā, ka viņš baigi kvalitatīvi dzīvotu. Tieši tā, jo tas nav stāsts nekādā gadījumā. Nevajag ar eitanāziju, kad mēs tomēr, bet ne, kad, jūs saprotat, ir gadījumi, kad gadiem. Vienkārši gadiem tas cilvēks mocās, un es esmu pati dzirdējusi, ka mums cilvēki saka, ļaujiet man nomirt. Un šī ir ļoti, ļoti būtiska tēma, bet tie tuvinieki, un tas ir tas, ka es, piemēram, noteikti šo parakstīšu, un man gan meita pilnīgi visu zina, un es saku, neliec man nekādas caurulītes kaklā. Protams, tas ir arī jāskatās. Kā caurulīte kaklā vajadzīga? Traheostoma, tā Kas tas ir? Piemēram, tad, kad ir kakla rīklis vai kā audzējs, un tad tur nevar pēlpot. Tas ir, lai varētu pēlpot? Lai elpot, jā. Bet līdz ar to tādu, kad ieliek, tad tu nevari arī vairs ēst. Un tad tev ir līdz ar to jāliek arī tur traheostoma, jo tāpēc, ka tad, lai tevi mākslīgi barot, Saprot, bet arī es nezinu, kā es darīšu, ka tajā brīdī, kad tas notiks, saprot, tas ir arī, tas nav akmenī iecirsts. Ja es tagad to uzrakstu, es varu to pārdomāt, bet principā, ka man ir tiesības izteikt, jo es, kā es gribu dzīvot. Un ja es negribu dzīvot ar tām caurulītēm, ja es negribu dzīvot mēnešiem pie sistēmām, ja tāpat ir zināms, saprot, tas nav par tiešām, ka tev ir noticis nelaimes gadījums, un tas ir tāds pagaid, tas ir kaut kas pilnīgi cits, vai kaut kāda, bet tas tiešām ir runa par onkoloģijas smagiem gadījumiem, un mākslīgi uzturēt to dzīvību, kāda jēga. Un tāpēc šis kas būs tajā jaunajā likumā? Ja tu teici, ka tur atcels vai mainīs, Nē, tagad ir grozījumi par to, ka tu, esot pie pilna saprāta, varēsi uzrakstīt. Tur ir tāda anketa ar jautājumiem, ko tu varēsi aizpildīt un iesniegt gan savam ģimenes ārstam. Vienkārši nav. Šobrīd šie likuma grozījumi ir publiskajā apspriedē. Šajā brīdī, kad mēs runājam, viņi pēc tam tad tiks iesniegti kā likuma projekts. Tas ir, vai to Saeima apstiprinās, tas tālāk būs tas ceļš, bet es ceru, ka būs. Pa tādiem maziem solīšiem mēs ejam, jo šis arī ir tāds solis uz tuvāk cieņpilnai nāvei, ka es pats, man tiešām tas varbūt ir egoistiski, bet es tiešām saprotu, cik gadi vai ne mums ir, ka es pati lemju par savu dzīves beigām un kā es gribu to pavadīt. Tas ir ļoti apsveicami un labi lēmumi. Jā. Un tas nav tā, ka tev kāds, zini, tur citreiz, kad tu palasi komentārus, tad liekas, te cilvēki ir izlasījuši, tad atveriet tos, tas viss ir publiski pieejams, atveriet, izlasiet, kur tur ir kāds tagad gribēs nošpricēt, lai tik ātrāk nomirst, kādas muļķības. Tas ir tas, cik daudz arī mēs kā tuvinieki vispār ieklausāmies tajā cilvēkā, tajā aizgājējā, un cik mēs darām to, ko mēs, dzīvie, veselie, foršie, kā mums šķiet, un kā viņam šķiet. Cik mēs pajautājam, un ko mēs no tā viņa vēlmēm varam
izpildīt un ko nevaram. Un tas, ka mums šķiet, saproti, tie gadījumi, kad, piemēram, pirms nāves, tas ir dabīgi, ka cilvēks vairs negrib ēst un dzert. Un tad, bet tuviniekiem ar katru varu, ka viņiem šķiet, ka tev ir jādzer un jādzer. Ka tā jau ir tāda pilnīgi. Tas nav atkal stāsts par to, ka nomirdat badā, bet vienkārši tas ķermenis jau vairs negrib. Tas ir aiziešanas tāds, vai ne? Pat tādas lietas, ka ieklausīties tajā, ka tev pieder tava balss līdz pēdējam. Tā tava griba un tava dzīve, tā kā es gribu. Gan Ilmāram Latkovskim raidījumā tu teici par piedzīvojumiem, ka tu vairs neatliec piedzīvojumus, ka tev atšķirās tas, kā tu baidies. Teici, ir lielās bailes, tās ir bailes nomirt, un viss pārējās ir tikai bailītes. Un tad, kad es tavai draudzenei Gundagai Skudriņai prasīju, ko man tev pajautāt un kas ir tādas foršas lietas, tad Gundaga teica, oi, Inita tā māk dzīvot, viņa ir pilnīgi traka. Viņa teica, es tev neko nestāstīšu, jo es nezinu, vai Inita grib, lai es tev to stāstu. Viņa saka, ka tu māki dzīvot, tu māki baudīt dzīvi. Un tad, tā kā tu gāji šai te pieredzēji cauri, ka pietiekami ilgu savu dzīves posmu, tomēr tu pavadīji kaut kādās nāves bailēs. Par to, ka manis varbūt tūlīt nebūs. Nevis tā, ka mēs visi nebūsim kaut kad, bet tā, ka tā iespēja ir ļoti piezagusies klāt, ka tas varētu notikt diezgan drīz. Tad, kas ir tas, kā tu dzīvoji pirms tam attiecībā uz piedzīvojumiem, attiecībā uz tiešām tādu, es nezinu, vai teikt pilnasinīgu vai brīvu dzīvošanu? Un kas ir tas, ko tu dari tagad, bet es gribu ļoti konkrēti, nevis teorētiski, tagad es sev ļauju visu, bet gan, ko tu sev ļauj, vai ko tu sev neļauj. Konkrēti, man vajag tiešām tādus reālus stāstus. No tādiem piedzīvojumiem es pat īsti nezinu, ko tā Gundaga domājas, bet mans spilgtākais piemērs, es domāju, ir par to, es tieši pirms nedēļas biju supot. Tev tas ir sniegs noteikti, ja? Bet es nemāku peldēt, un man ir bailes no ūdens. Man ļoti patīk, tas ir ļoti interesanti. Man ļoti patīk ūdens, bet man ir ļoti bail no ūdens. Un es vienmēr esmu atteikusies no visām šīm iespējām, jo es varu noslīgt. Un tagad es supoju, piemēram. Es uzkāpju uz tās supa, iebraucu, mēs aizvakar Juglas ezera vidū, saulrietā, tik burvīgi. Un man ir drošības veste. Un tas ir tas, ka tu... kas ar mani sliktākais var notikt? Kas? Un saprot, tu vispār vienkārši par jebko, kad man ir šīs mazās bailītes, kad es uzstājos formā līderi, kā tā ir publiskā uzstāšanās, milzīgas autorijas. Es neesmu tiešām, man ir arī visādi kompleksi bijuši, un man ir viss kaut kas teikts. Un patiesībā es par to arī gribu teikt, ka tas, kā es ļauju sev tagad dzīvot, man ir vienalga, ko kāds par mani domā. Šis ir ļoti, ļoti mainījies. Man agrāk ir sevišķi, tas varbūt ir tieši par tādu iepriekšējo dzīvi. Man šķita, ka tas mans amats iet man pa priekšu. Es nevarēju uzvesties, varbūt tā kā es gribēju, tik brīvi lekt, skriet, dejot priekšā pirmajās rindās, jo pēc tam man atraksta. Es redzēju, kā tu tur, tas forši, bet es visu laiku domāju, ka man ir jāuzvedās kaut kādā pati sevi ielikus rāmītī. Man jau neviens tā neteica, bet man bija kaut kāda tāda pašai savi tie ierobežojumi, kā man būtu jāuzvedās atbilstoši tāda galvenā, tāda svarīga žurnālā statusam. Tad tagad es baudu to. Es eju, piemēram, pa Rīgu, es esmu arī es eju basām kājām. Es vienmēr atcerēšos, es iekāpu tramvajā basām kājām. Man kurpes tur bērzi. Un tās viens saka, krieviski viņa teica, ģevuška, man patīk, joprojām man pa mētiem, protams, teica, kāpēc tev nav kurpes kājās? Es saku, jums traucē? Tāds, kad vienkārši es daru to, ko es gribu. Protams, tikai svarīgi ir tas, lai es netraucēju savu brīvību citiem, bet man ir ļoti tas tādā, kad es nebaidos no tāda nosodījuma vai... mēs runājām, ja man arī bail no šīs sarunas, piemēram, bet tas tāds cits, tas ir uztraukums, nevis bailes, un tas tāda dabīga emocija, un to arī nevar noliekt. Nav tā, ka es esmu bezbailīga. Protams, ka ne, un arī tajā ar to supu iebraucot, es baidos, protams, ka viņš var apgāzties, un es jau neesmu testējusi to drošības vesti ezervidū, neesmu, un arī baigi apgāzties negribēju, lai tur tādā, un ir tas uztraukums. Bet vienmēr ir šis, kas ir
tas, kas var notikt. Un tad tu saproti, ka tā visa pamatā jau tik un tā, ir tās bailes no nāves, bet es nebaidos tiešām. Jo es ļoti gribu dzīvot, un es baudu to dzīvi, bet es tāpēc, ka man ir no kaut kā baila vai kaut kāda, tas nebūs iemesls, kāpēc es atteikšos braukt uz Indiju kārtējo reizi vai atteikties, piemēram, no darba un īsti nezinot, ko es darīšu arī tur. Labi, tagad es darbojos hospisā, bet cik ilgi un kā. Tad es vienkārši dzīvoju bez tādiem rāmjiem, tā varētu teikt. Jā, bet tas subs vienkārši ir tāds, ka tās ir manas vislielākās bailes no ūdens un bailes noslīgt. Bet es supoju, un man patīk supot. Ko tu vēl tādu foršu dari, kas tev patīk? Īpaši tagad. Ar to es domāju pēdējos gadus. Bet nav jau tā, ka es tāpat daru to, kas man patīk. Arī pirms tam, kas man patika. Kas tas ir? Dejoju mājās viena pati no rītiem. Es vispār arī eju pat citreiz krustojumā, piemēram, es klausos kaut kādu dziesmas, un es varu mierīgi dejot un tā kustēties. Es nezinu, un man pilnīgi vienalga, ko kāds domā. Man liekas, kāpēc, ja es gribu? Kam es traucēju? Jā, es no rītiem tur dejoju. Tas jau arī, man liekas, tāds baigi mīts, ka tur tāds baigā, nav tā. Es arī meditēju, jā, bet nav tā, ka es visu laiku sēžu. Man vispār šķiet ļoti svarīgi sabalansēt to garīgumu ar tādu prieku. Un īstenībā man jāsaka, ka mana prieku pat iet grūtāk, jo to prieku dabūt tā dabiski jau ir arvien grūtāk. Es biju iedomājusies, ka cilvēks, kurš tik tuvu dancoja nāvei pa priekšu, viņam ir elementi. Saulīt uznāc, jau prieks, svaigs gaiss, jau prieks. Un tagad tu saki, tev ir grūtāk dabūt prieku. Man prasās pēc paskaidrojuma. Menopauze. Un ko tas nozīmē? Ko tu ar to gribi teikt? Es tā esmu izdomājis, tāpēc, mēs par to skaļu laikam tā baigi arī nerunājam. Un es domāju, ka tas ir drausmīgi. Bet sievietei, kad ir menopauze un viņi nevar lietot hormonu aizstājēju terapiju, šis ir mans stāsts. Līdz ar to vienkārši tas hormons dabīgi estrogēnam, un tad ir vienkārši pie tā jāpiedomā ļoti. Man nav tā, Laura, ka es pieceļos no rīta kā ļoti laimīgi. Jā, nav. Un šis man bija ļoti liels pārdzīvojums, es teikšu godīgi, jo es agrāk biju jā, man vispār, es biju tāda, un man tā arī ir, ka man saule un putniņu un daba spēja tiešām dot to prieku, bet kad es pamosos, es neesmu tā, ka uzreiz baigi priecīgā. Un tas ir saistīts arī, tu domā tieši ar to estrogēnu, ja? Es tā domāju, bet arī mani ārsti saka, ka tāds var būt. Man vajag kaut kādu laiku vēl arī pielāgoties, jo man mākslīgi ir menopauze, jā, un līdz ar to, kad es lasu arī pa visām novecošanām un pa to visu, un tas ir, kad es kādam tur pasaku sportā, ka man vajag tos spēku treniņus, un man ir menopauze, bet es visam tam saku, kur tad tā menopauze? Un tad man liekas, šitas viss, ka vispār, ka mēs zinām, kas ir to otru cilvēku, kas ir pārāk jaunu. Tas patiesībā nodara pāri, jo tad apmēram ir, kur tev menopauze, tas ir no sērijas, tātad tu esi saplīsusi, ja tev ir. Neviens jau tā nesaka, un iespējams, ka neviens tā nedomā, bet tas efekts tomēr no šāda te piebildes ir. Un es zinu, kā paziņām, kuras iečam un gājušas cauri, un tad ir, var palīdzēt, protams, tie estrogēni, kas tiek lietoti, bet es nevaru. Un es tāpēc ar šis ir īstenībā tāds mans vislielākais, ar ko es dīloju šobrīd. Es tik ļoti labi saprotu, ka tā ir mana dzīve, ka tas ir mana ikdiena, un es meklēju visas iespējamos veidus, un kā es viņu varu dabūt. Es tiešām cenšos, lai būtu tas prieks. Un tad, tas ir arī mums bija žurnālā tieši par tiem prieka avotiem, un tad es aizpildīju anketu, kas man to, un tad, kad man deja vienmēr ir pirmais, un tad kāpēc es nedejoju? Jo es tev pateikšu, tāpēc, ka es agrāk arī gāju uz ļoti foršām zumbas dejām, es gāju uz tango, un es to visu pametu, jo es izlasīju visu, zini kā, es jau esmu tāda, agrāk vispār tāda pareiza,
Un piemēram, par to pašu menopauzi un arī pēc onkoloģijas, ka tev ir vajadzīgi ļoti spēka vingrinājumi, vai ne? Tu to noteikti zini, tāpēc, ka tev te arī ir tas stāstīts, sievietei vajag spēka vingrinājums, tad mums vēl vajag kardio, mums vajag kaut ko, un tad man vēl vajag pameditēt, un man vajag pēlpot, un tad tu vienā brīdī sēdi un saproti, tu visu dari, ko tev saka, bet prieka nav. Tu esi nīgra patiesībā. Man tuvākais cilvēks noteikti neteikt, ka es esmu saulstariņš. Noteikti nē. Un jā, mēs, man liekas, nerunājam baigi skaļi par to, ka menopauze ir rakstura pārmaiņām un ka tu pats nesaproti. Jo es, piemēram, citreiz pilnīgi raudu no tā, ka es nesaprotu, kāpēc es taču visu daru un kāpēc man tas prieks nav, vai ne? Un tāds, ne, bet, protams, tas viss strādājas pēc savu treniņu, esmu priecīga. Un tāpēc es eju uz treniņiem un tādu, bet par to prieku, jā, un to es domāju, bet come on, tad es visu esmu savu grafiku salikusi ar to, ko man saka, kas man ir jādara, un es patiesībā vairs neko nedaru no tā, kas man sagādā prieku. Un dejas vienkārši ir pirmais, un tāpēc es tagad dejoju un iešu vēl atkal un meklēju, kur es iešu dejot. Un man patīk, man pirmā patīk prieku, man sagādā kafejnīcas un apēst kaut ko garšīgu. Ja? Un kāpēc es nevaru? Kāpēc man ir jāliedz šis, tā ir arī atsevišķa tēma, par to, ko mēs sev liedzam, tāpēc, ka mums to saka, un ir, protams, pētījumi, bet man liekas atrast to balansu starp to, kas tev ir vajadzīgs, un tas, kas tev patīk. Runājot pat par to dzīves baudīšanu, un to, ko Gundaga, manuprāt, domāja, man liekas, agrāk, it sevišķi, kad man bija aizdomas par diagnozi, es trakoju. Jo es tiešām man šķita, ka esmu dzīvojis tādu ļoti pareizu dzīvi, un man tagad ir jāizmēģina, kā ir, ka tu esi nepareizā. Ne? Tā, ka tu dari kaut ko tādu, par ko mazbērniem nestāstītu, bet pirms nāves izstāstītu. Starp citu, man bija ļoti interesanti. Viens jogdars teica, ka tas ir arī tāds mīts un par to garīgumu, un pirms nāvis, kad tur dod padomus mirstošai, un ka viens vīrietis mirstot savam mazdēlam, teica, vai tu kaut ko nožēlo? Jā, tas, ka man bija tikai viena sieva. Saproti, būsim godīgi, ir visādi, vai ne? Un mēs varam būt, lūk, un es par šo arī domāju. Es esmu tāda, dzīvojusi tajā savā pareizībā. Atļaujies būt nepareiza, bet atļaujies būt tāda, darīt to, ko varbūt egoistiski tas ir, bet kādreiz pieņemt tos tādus lēmumus. Man priekš tā ir bijuši vienmēr ceļojumi. Tu ceļojumos iztrakojies? Iztrakojos ceļojumos, un tāpēc man ir fantastiski vienmēr ceļojumi, jo jā, tāds... Iedod man recepti tā, lai ceļojumos var sanākt forši iztrakoties. Tad vienkārši tāpēc, ka tu noņemet visas tās lomas. Un kā tas ir arī, katrs jau trako pa savam, vai ne? Bet tāda dzīve, tāda, ka tu neesi nekas, tu esi tu. Es gribētu, ka tu man paņem līdzi tagad savā stāstā kaut kādā ceļojuma trakošanā vai vienkārši tā, ka tu visu, atkal man tā dejošana, dejot virs, saprotu, Latvijā un Rīgā es nedejošu virs uz bāreletes, ja? Citur es esmu dejojusi uz bāreletēm. Nē, pat ne. Lai cik smieklīgi Indijā. Atrada gan vietu, kuras bārletes jā, par Indiju arī ļoti daudz mīti. Indija ir ļoti dažāda. Es esmu bijusi Indijā, gan Daramsalā, kur es tikai dzīvojos pa templi. Bija ļoti apgarota persona. Jā. Nē, arī nē. Es kāpu kalnos, piemēram, ar nepazīstamu puisi, un nakšņoju tur viena pati, bet es jutos ļoti droši. Un tas ir tāds, ka tas ir arī tas, ka patiesībā, kas ir, vai ne? Bet es esmu ļoti pasargāta. Un es nevienam nesaku, ka tā vajag darīt. Tas ir klausīties, saprast, kur tu tomēr esi. Un tagad arī, piemēram, es nelietoju no janvāra alkoholu. Ja? Un agrāk man šķiet, ka tas ir arī tāds iemācīties baudīt dzīvi skaidrā, jo mums, es zinu, ka tu arī nelieto alkoholu, un man šķiet, ka tādā agrākajā dzīvē man baudīšana bija, kā mēs sakam, pa vīna glāzi. Vai ne? Baudīt. Ka vienmēr, kā mārketings strādā, ka baudīšana mums saistās ar dzirkstošu dzērienu, ar vīnu. Jā.
Ar grādīgu dzērienu. Jā. Laikam, jā. Kā tu baudi dzīvi bez gadiem? Man īstenībā šis pat, jo es domāju, par to arī nerunā tik ļoti daudz. Jo citreiz ir neērti pat pateikt, ka tu nelieto to alkoholu. Bet man arī ir visādi bijuši posmi, kad jau es nelietoju un tad atkal lietoju. Man šī arī ir jauna pieredze un īpaša bauda, ka es baudu apzināti. Man vairs arī neinteresē skaļie tusiņi, starp citu, tā, ka tur ir viens pār otru runā, tādu, es varu aiziet un tādu, bet es neigūstu no tādu baudījumu, kā man tiešām sniedz mazas intīmas sarunas, pastaigas, kur ir tāda patiesības mirklis. Nevis tikai kopīgi pasmieties, un to vajag. Protams, augusta beigās mums bija skaista nakts pie jūras. Mēs tādu namiņu īrējām, un mēs gājām pirtī, un es plika skrēju uz jūru, un pēc tam es gulēju uz balkona, mēs iznesām matraci, un tu vienkārši dzirdi to viļņu skaņu. Un es sapratu, ka patiesībā tā man bija kāzu jubileja, un tā trešā kāzu jubileja. Un es savam vienam saku, saprotu, bet būsim godīgs, pirmo reizi mēs esam skaidrā. Tā, kad pilnīgi skaidrā. Tā, ka tu to saproti, jo tu vienmēr tam priekam līdzi nāk tā glāze. Man tā bija ilgu laiku. Un es tagad, tas prieks pat mainās, un viņš ir noturīgāks. Un arī viens no iemesliem, starp citu, par tām vīnglāzēm, tas arī ir tādā menopauzes kontekstā, ka tās hormonu pārmaiņas jau notiek, un tas ir ieteicams. Kas ir ieteicams? Nelietot to alkoholu. Man ļoti patīk šī sajūta. Tas ir tāds kā man mazais izaicinājums, jo tad, kad es vienu brīdi tur ar pāris gadus jau nelietoju alkoholu, tas tāpēc, ka man doktori teica, ka nē. Un tas ir arī tagad ļoti būtiska atšķirība ir, vai tev saka, ka vajadzētu piebremzēt, vai tu pats saproti. Es no šitā, es gribu pamēģināt. Man vispār ļoti patīk pamēģināt lietas. Man patīk izprast, kā tas strādā, par jebkuru ieteikumu, kas ar mani, un vērot tās manas pārmaiņas. Un es ļoti labi saprotu, ka es varbūt dažiem šķiet neinteresantāk, jo tajā brīdī, kad tās ir citas vibrācijas vai kā, tas ir, bet man ļoti patīk. Un es klausos savā sajūtās, un tas prieks tiešām viņš ir tāds ilgāks un noturīgāks, un es vēl tagad pilnīgi atceros, cik forši man tā, un kad tu tā izjūti to prieku ilgi. Tas ir tāds, mans prieks. Labi, tad pieķersimies pie tiem alkoholiskajiem dzērieniem, kurus mēs vairs nedzeram, jo tas ir ļoti liels izaicinājums cilvēkam, kuram, es nekad neesmu bijusi tā, ka, es nekad dzīvē neesmu piedzērusies, un nekad neesmu dzērusi pārmēru, un patiešām tā ļoti minimāli, bet tajā brīdī, kad es pārtraucu vispār lietot alkoholiskos dzērienus, es nebiju rēķinājusies, cik sociālajā dzīvē tas izrādīsies liels izaicinājums. Pirmkārt, man besī ārā, ka ir jāpaskaidro, kāpēc es nedzeru. Man nekad nav bijis jāpaskaidro, kāpēc es dzeru, bet ir jāpaskaidro, kāpēc es nedzeru. Cik tas ir neērti, piemēram, apsēžos pie galda saskandināt. Piemēram, es tikko kāpu kalnos, un vakarā visi tie šveicieši dzer savu aliņu, un man negribās ne tikai alkoholu dzert, man vispār tajā brīdī neko negribējās dzert. Man ir tā glāze, man stāv vēl tukša, jo es vēl neesmu izdomājis, ko es dzeršu. Un tiem pārējiem tas ir tik neērti, ka viņi tā kā nezinu, ko tu tagad darīt. Man liekas, es paceļu glāzi un nolieku atpakaļ. Es jums visiem novēlu priekā par foršu vakaru un viss, bet tā neērtība no pārējo puses ir. Un tad, kad klases salidojumi vai skolas kaut kādi pasākumi vai satikt agrākos cilvēkus, kas tevi nezina tajā jaunajā dzīvē vēl, tad arī ir tas tāds neērtības paskaidrojums. Es domāju, kāpēc mēs nevaram viens otram ļaut dzer, ko tu gribi, nedzer, ko tu negribi, ēd, ko tu gribi, neēd, ko tu negribi. Un man nav tevi jāpārliecina, ka tu tagad dari nepareizi un vajag darīt pa manam, un tev nav man jāpārliecina par to, ko dari nepareizi. Bet joprojām arī ar to alkoholu nāk kopā
sava veida rituāli un forši rituāli. Un, teiksim, tā, man šampanietība burbuļi ļoti patīk. To dzirkstošo burbuļu sajūtu, kas ir mutē, kas viņi tur tā kā pa kaklu jau mazliet iet lejā, man viņi ļoti patīk. Un es, teiksim, Šveicē esmu atradusi dzirkstošo sulu, tā laikam būtu jāsaka. Tas nav gāzēts vienkārši dzēriens, bet arī viņi tiek gatavot no ļoti kvalitatīvām vīnogām. Un, man liekas, ka es drausmīgi pārmaksāju, cik tā pudele maksā priekš tā, kas tur ir iekšā. Nu, ja tā mēs ņemam tā reāli vīnogu sula, kas ir kaut kā īpaši apstrādāta. Bet tie ir mani svētki. Un man mājās stāv vairākas tādas pudeles iepirktas. Piemēram, nesen bērns uzvarēja sacensībās, viņš ieguva 1. vietu. Tad ir tas brīdis, kad es to pudeli velku ārā svinēt. Bet tas paradoxālais ir, ka manam bērnam negaršo gāzēti dzērieni. Līdz ar to viņam es aizēju uz veikalu un nopērku kaut kādu citu ūdeni ar kaut kādām garšām, kas viņu ļoti interesē, kas ir negāzēts. Un tad tas rituāls mūsu ģimenē paliek, jo man vīram un otram bērnam patīk tādi dzirkstošie dzērieni. Mums ir tāds prieks, un tam uzvarētājam savukārt glāzē ir tas viņa dzēriens. Nu, tas ir viens. Otrs ir, teiksim, es vēl reizēm, kad mēs ēdam īpaši kaut kādus taizemiešu ēdienus, kas mūsu ģimenē ļoti garšo, man prasās alu klāt, bet mani neinteresē alus kā tāds, bet kaut kas tajā rūgtajā garšā ir tāds ļoti neparasts. Un es esmu atradusi, kas ir bezalkoholiskais alus, kas man der, jo ļoti daudz, kas man neder. Vienkārši es vienā brīdī sapratu, tas ir arī tas jautājums, kad tu tā ieskaties sevi un domāju, saproti, es esmu tik daudz izcietusi. Es tiešām esmu izcietusi. Un kaut kā, ka tā informācija sāk, sāc lasīt. Tas ir tajā menopauzes, tiešām, ka es domāju, kā es sev varu palīdzēt, jo es nejūtos baigi labi. Un tad, kad man sāka lekt ārā tas alkohols, un es domāju, pamēģināšu šo. Vienkārši pamēģināšu šo. Ka nelietot. Kad no sākuma es domāju janvāri, mēnesi, tad jau pārgāju līdz lieldienām, tad 100 dienas, un tagad es nezinu, tā tad ir 10 mēneši. Bet es tiešām jūtos ļoti labi. Man sākumā vajadzēja tos aizvietotājus, ir bezalkoholiskie šampanieši lieliski, un kavas, un viss kaut kas, jo man ļoti... tā svētku sajūta. Tāpēc jau es saku, tā baudīšanas un svētku sajūta. Bet tas ir pilnīgi cits kaifs, tie svētki skaidri. Es saku, man tieši tā jubileja, man tā ir mīļākā, tāpēc, ka tu to tik apzināti, jo es arī sapratu, tas ir katram cilvēkam, tas ir tik individuāli. Es neesmu nekādu tagad, neteikšu, pārstājiet vai ne tur. Katrs dara, katrs dara un dzer, un tieši tas, ko tu tikko teici, bet es tad, kad pārtraucu, es piesakoju visādiem pretnedzeršanas kaučiem, ja? Un tad atbilde, ko teikt uz jautājumu, kāpēc tu nedzer, kāpēc tu dzer? Šis ir lieliski. Bet vienkārši, kāpēc viens cilvēks man var uzdot jautājumu, kāpēc tu nedzer, kāpēc tu dzer? Un, protams, tad ir tas apstulbums, bet man īstenībā nepatīk šo. Bet es taču tiešām, tad, kad ielēju tur, es taču neprasu, kāpēc tu lieto. Tu taču dzeri, bet ļauj dzīvot man savu dzīvi. Tieši tāpat kā, ja es gribu apēst makaronu vai ēdu miltus, lai gan vai cukuru, tā ir mana izvēle. Un tāpēc es nevienam, katrs daram, ko vienkārši es saku, ka es šobrīd esmu sapratusi, ka ka es negribu, bet tas nenozīmē, ka tas ir tagad akmenī iecirsts, un es tagad vairs nekad neiedzeršu īsto šampanieti. Pirmā meita saka, bet uz maniem 18, taču tu iedzersi šampanieti. Es teicu, varbūt. Bet saprot, tā, kad man tiešām ir tāda sajūta, ka es to esmu izdzērusi. Bet jā, visi tie ir lielisks aperolam, taču varu gemusā pat nopirkt to sīrupu, pielēju klāt toniku, nevajag pat nekādu toniks, un tas vai kā viņš saucās, vai ne, tas sirps, lielisks aperols. Burvīgs. Bet tā man garšo kambuča. Kambuča ir mans jaunais atklājums, ko es tā iedzeru. Bet tagad bija tieši interesanti, mēs bijām pie draudzenītes, un viņas dzēra kremantu, un man vīrs, lai viņas nejustos tā vientuļ, kad man nav tur, viņš bija nopircis to bezalkoholisko šampanieti. Un tā, kad ir tāpat tā pūdele un tā glāze, lai tu vari tā saskandināt līdzvērtīgi. Un tad es pirmreiz sapratu, es negribu, es taču varu ieliet tur ūdeni.
Jo patiesībā jau viss ir, kā mēs paši to nostādām. Arī pat par to rituālu, par to pašu svētku. Mums ir tas tik ļoti iekodēts, tā svētku sajūta. Un es, piemēram, esmu domājis, es nezinu, vai es to uztaisīšu, bet, piemēram, man būs vārda diena, piemēram, decembrī. Un es jau tagad domāju, tas draudzinām, kur agrāk, vienmēr ir tas dzirkstošie dzērieni. Es gribētu kakao ceremoniju uztaisīt vai kaut ko tādu, ka tu vienkārši rādi kaut ko citu. Bet tas nenozīmē, ka citi to nevar. Nevienā brīdī es vispār, vīnam ir sava kultūra. Man vienkārši, jo es godīgi paskatos uz sevi, uz savām sajūtām. Un ja man tas, diemžēl, sagādā vairāk sliktumu nekā labumu, tas ir vispār tas metodas, kas man arī daudz, kā būt laimīgai, ir, ka tu vienkārši reflektē par savām sajūtām. Un arī kad tas pirmais mēnesis, kas ir visgrūtākais, jo tāpēc, ka tas ir pieredums. Kā tu iesi uz teātri un kafejnīcā neizdarsi balzāmu? Es vakar dzēru Cidoniju Zelteri teātrī. Jā, vai ne? Bet un tas ir tas arī labs ieteikums no tiem visiem, ka tu pieraksti. Tā kā ir ēšanas kaut kā tāda dienas grāmata. Un tad vienreiz sapratu, tu aizēji uz frančiem dienas vidū, uz franču kafejnīcu, kur ir vislētākais vīns. Un vienkārši paņem to vīnu. Kāpēc? Tāpēc, ka garšo vai, bet tad tu tādu vienkārši tad tas ir vakarā stress, tev ir kas var būt labāks vai ne stresa noņēmējs. Un tad tu pēc tam brīnies, kāpēc tu it kā labi iemiedz, bet pēc dažām stundām pamosties. Un tad, kad tu izlasi, ka patiesībā tas ir alkohols, kas to dara, ka tas ir tas mānīgais miegs, vai ne, ka tu tā iekrīt, bet tu pamosties un tad tu nevari aizmigt. Un tā pašsajūta ļoti labi to pasaka, un ja tu jūties labi, es vienkārši vairs neredzu iemeslu, kāpēc man to vajag. Vienkārši. Un tā, ka tu to pārlauz, un es gribēju teikt par tām arī, es uzrakstīju, tur bija ieteikums, uzraksti, ko tev ir labu devis alkohols un ko sliktu. Es domāju, ir skaidrs, ka to plusiņu jau ir maz. Pieņemsim, ja tev ir tas kā stresa noņēmējs. Okay, protams, ka man ir stress joprojām. Ja sevišķi tur žurnāls, ka jānodod un raksti nav nodot un viss šis. Bet tu vari pēlpot. Tu vari tiešām pēlpot, nomirt. Tu vari kaut ko citu atrast, tu vari izdejot. Es atvainojos to ar savu pēlpošanu. Lai mani piedabūtu pēlpot, jā, tad, kad man gribas kaut ko garšīgu. Jā, nē, bet saproti, bet tas ir nevis, ka tev gribas garšīgu, bet tev gribas stresu, vai izskraties. Tāda man ļoti patīk. Vieglāk man ir pavirināt leduskapi. Bet, labi, man šis vispār nav. Man nekad nav bijis pavirināt leduskapi. Es arī gribu šito slimību, kad negribās pavirināt leduskapi. Man ir daži tādi, kas man bet man nav tāda stresēšana. Laimīgais cilvēks. Zemesrieksti varbūt man garšo zemesrieksti, pirms šobrīd, nezinu kāpēc, vai ne. Un tad, bet jā, to es kaut kā neknakstinos. Mēs tev tagad pus Latvijas sieviešu, mēs tev vienkārši apskaužam. Jo, jā. Bet, man ļoti garšo saldumi. Laura, man ļoti garšo saldumus, ādu saldumus, katru dienu ādu saldumus. Un te mums atkal būs cukurs, ir kaitīgs veselībai cilvēkiem. Cukurs baro vēzi, tas tipiskais. Jā. Bet es nezinu, tu droši vien esi redzējusi interviju ar profesoru Konrādu, kā viņi mums tur parakstīja 80% tādam veselīgi, 20% baudai. Tieši tā, un es nelietoju alkoholu, tāpēc saldumus es ēdu. Es nedomāju, ka no tās vienas izbaudītās šokolādes gabaliņa vai kūciņas, kuru es noēdu tiešām izbaudot, ka tas būs tas, dēļ kā es nomiru. Jā, tu jau atkal esi tas laimīgais cilvēks, kurš var apstāties ar vienu šokolādes gabaliņu ar vienu kūciņu. Nevaru. Man ir ļoti liels problēmas ar apstāšanos. Ļoti. Tā, man ir daži triki. Pirmkārt, es necepu mājās kūkas. Es labāk aizeju nopērku vienu gabaliņu, aiznesu mājās, un es zinu, ka man otra gabaliņa nav. Jo tad, kad man meitiņa mīļā uztaisa tiramisu lielo, un tiramisu ir mans mīļākais salds,
Protams, ka es apēdu pusi no tā. Loģiski. Tagad tu vari būt man labākā draudzene. Pirms tam nevarēji. Bet, Jā, nē, šis ir vispār. Laura, tas ir arī par to. Es teiktu, ka tā ir tāda dzīves baudīšana. Ne, un noteikti tas neesmu kādā pareizā vai vienkārši tu nevari sev noliegt visas tās arī gastronomiskās baudas. Bet, jā, bet man ir tas, ka man principā mājās saldumu nav. Es cenšos, lai man mājās saldumu nebūtu. Tas ir tāpēc tā svētku sajūta. Es gribu dzīvot un ja man gribas un es jūtu, ka man tiešām apzināti. Tas ir tas, ko visi tie apzinātās ēšanas arī treneri, vai nesaka, tā, ka tu izbaudi. Un tāpēc es cenšos, jā, to, ka man nav daudz saldumu. Un es arī skatos tomēr to saldumu kvalitāti. Uz to man ir tāds, es nepirkšu kaut ko. Man nav tas, ka es nopirkšu kilogramu cepumu un apēdīšu. Nē, tā man. Ja es tad ēstu kaut ko reāli garšīgu. Es reāli garšīgu, kūkas man garšo saldiedeni, jā. Bet es arī tā, ka izbaudot to, jā, jo tā kā mēs pieminētajā kāzu jubilejā, nebija alkohola, jā, bet mums bija milzīgs Napoleons. Paplāte, tāda milzīga. Tā kā divatā mēs bijām, jā. Tajā dienā es ēdu tikai Napoleonu. Bet, zinu, ko es daru? Man tiešām nav problēmas pēc tam paņemt atslodzi un vienu dienu neēst neko. Es to varu. Man ir tā, es labāk izbaudu un pēc tam paņemu pauzi, nekā nemaz nebaudu. Tā man ir. Es negribu vairs aizrauties ar kaut kā vispār aizliekšanu sev vai sēdēt uz drastiskām kaut kādām diētām, jo tas arī atstāja sekas ne tikai uz mani, bet arī, piemēram, kā mēs runājam vispār par ēdienu, kā mēs runājam par ķermeni kontekstā ar to ēdienu, jo kāpēc mēs nevaram ēst vai netur tos saldumus. Labi, viens ir, ka cukurs varo vēzi, bet lielākoties jau tas ir arī par tādu notievēšanu un nepieņemties svarā, vai ne? Arī nemelošu, ka, protams, tad, kad es zināju par to savu menopauzi, vai ne, un tas lielais būtu tāds, ka tu pieņemsies svarā. Un tad tur sevi uzmanīt un tad izslēgt tos sliktos produktus. Es to nedaru vairs, un es to ļoti sāpīgi izbaudīju. Tu domā tieši svarā pieņemšanos? Vai ko tu izbaudīji sāpīgi? Es sāpīgi izbaudīju, ko nozīmē mana ņemšanās, priecāšanās, kā es krītu svarā, priecāšanās, tāpēc, ka vēža iespējā vai ne, tu vienkārši tur ļoti zaudēji svaru. Kā tu domā ar to? Vienmēr sakot tā. Es par to, ka, protams, man bija posms, kad es neēdu tos cukuru, neēdu baltos miltus, biju super veselīga, un es vairs tad neārstējos. Tas bija tāds, Tu jau biji beigusi ārstēšanos? Jā, es jau arī ārstēšanās laikā tas ir citādi. Tu to saproti, ka tas tev ir jādara. Bet arī pēc tam, un vienkārši tas, kā es runāju. Miltus nedrīkst ēst, cukuru nedrīkst ēst. Man nebija vispār cukuru mājās, tikai bija tie pilieniņi, cukura aizvietotāji, tikai un vienīgi veselīgie milti, tikai dārzeņi. Un tad es uzkāpju uz svariem un priecājos, ka es sveru tik daudz kā nekad dzīvē. Vispār, Mīnusā, tu domā. Jā. Un man dara drēbes, kas man darīja 16 gadu vecumā. Man vispār agrāk pat nebija svāru. Un tas mans sāpīgais stāsts ir par to, ka man aug meita, kurš šo visu dzird. Tas beidzās ar anoreksiju un 38 kg. Tāpēc tas, ko es gribētu teikt, ka tas ir ļoti uzmanīgi. Un šo es pilnībā, tā bija mana vaina, tā bija mana atbildība. Tas bija mans tāds skaistuma kults, nevis skaistuma, bet šis tieviešanas kults, ko es nodarīju savam bērnam. Saprot, ir viens, ka tu to dari veselības dēļ, otrs ir, ka tu kāp uz tiem svariem. Un es ļoti atvainojos savai meitai, un es esmu šo saskaņojusi ar savu meitu, vai es drīkstu to teikt. Jo tāpēc, ja man bija vispār viena svarīga lieta, ko es domāju, tāpēc saku, ka viens ir vēzis, un vispār šī ir tāds mans liels pārdzīvojums, ka kaut kā, protams, ka tā meita kopē tādu, tā, ka nē, bet tieši tajos pusauģu vecumā. Un es pat nedzirdēju, ka viņi man saka, forši, man 40 gadus vecā māte ir tievāka pa mani. Oh, wow. Un tas vispār, kad es
nedzirdēju tajā, es dzīvoju kaut kādā tādā savā, tas viss, kā arī tādā bērnībā, ko es arī gribu, un droši vien tūlīt izraisīšu kritikas viļņus. Man meita gāja baletā, viņa gāja mākslas vingrošanā, viņa ļoti lokana, bet viņa nekad, tāpat kā es neesmu bijusi nekad hipertieva. Tas nav mans dabīgais ķermenis. Es tādu neesmu piedzimusi ar tādu, vai ne? Un viņa arī ne, bet viņa ļoti lokana. Viņa mākslas vingrošana, bet viņai, piemēram, no bērnības, viņa tāds vēderiņš, un tad viņai jau bija kaut kādi 10, un kad viņai skolotāji un treneri, un saka, Šarlote, tu jau varētu būt tajā pirmajā rindā, bet es parāsu, tas ir arī, ko es nezinu, vai mēs mammas un vai mēs runājam par to, kā pasniedzēt. Tie nav padomi laiki, bet vismaz mans bērns dzirdēja šo, un es tieši domāju, kur man ir jāgriežas. Tā īstenībā ir emocionālā vardarbība. Mēs runājam par visu kaut ko, bet šis ir tāds, mēs priecājamies. Es arī priecājos, ka man meita gāja baltā un brauca uz, tā nebija nekāda tāda liela skola vai tas tāds pulciņš. Un tieši tāpēc es viņu ieliku pulciņā, jo es sapratu, viņa nebūs balerīna. Tas nav uz choreogrāfijas skolas, viņa nesūtīšu, lai gan bija vienu brīdi arī pat tā doma, bet viņa iet prieka pēc. Un kad tev visu laiku saka, tu esi par esmu baletam. Tu esi mākslas vingrošana, tev tur atkal. Un viņa, es domāju, nekad neatgriezīsies tādās dejās. Jā, un šis ir tāds, un tad ir māmiņa, kura ir lepojas, ka 90 stundas nav ēdusi un ir nometusi vienā dienā. Un, jā. Tas ir vienmēr tas balans, un tas ir tas, ka es vispār laikam visu dzīvē īstenībā iemācos caur tādām pasāpīgām pieredzēm. Un, es arī citādāk neprotu. Jo mums ir ļoti labas tādas godīgas sarunas, un ka pat tajā brīdī, kad viņa arī, es domāju, jebkurai sievietei, ka viņa notievē, un tas pirmais ir, tu esi notievējusi. Tā tad man ir jāturpina. Tā tad es saprotu, ka tas savalkās kopā tam bērnam. Tu saņem komplimentu par to, ka tu esi tievāks. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc es paņēmu arī detoksu no sociāliem tīkliem, jo es sapratu, ka es vispār esmu tik daudz no vis kaut kā ietekmējusies. Es sevišķi strādājot žurnālā, vispār visu laiku es sapratu, ka es pat nezinu, kuras ir manas domas, kuras ir tās visu laiku salasītās domas, jo tu lasi visu kaut ko rakstus, tu meklē tēmas un tu visu kaut ko uzzini un tu vispār sev pat nepajautā. Kā tu pats par to jūties, un kāpēc tu to dari, un kāpēc tu tagad? Jo es piemēram, domāju, kāpēc es izdomāju, ka man tagad vajag svērtos zem 50. Tieši kāpēc? Tāpēc, ka, protams, man bija bailes, tāpēc, ka es biju salasījusies, jo man bija uztaisīta operācija, kas man iet uzreiz vienā dienā man sākās menopauze. Un tas ir, kad tu palasi, vai ne, tur ir šis svara pieaugums, un tad es nevaru palikt resna. Man gribas tagad nolamāties. Man ir pilnīgi pofīgi. Liels tev paldies, un Šarlotei paldies par to, ka dalījāties ar šo stāstu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti nepieciešams, jo ēšanas traucējumi vienalga, kurā virzienā pa daudz, pa maz, vienalga kaut kas neriktīgi. Es domāju, tīri tā kā ārsti teikt, kā cilvēkam veselam ir jābūt. Kā viņš tur izskatās, tas ir pavisam otršķirīgi un varbūt arī treššķirīgi. Par to mums ir jārunā daudz vairāk. Un te es gribu tev pajautāt par tavām pieredzēm, jo tu kā gan žurnāla redaktore, gan žurnāliste, gan arī superīgākais eksperimentētājs, mežonis, kā es esmu dzirdējis, tas tāds pa kompliments tev, ja? Tu esi visu kaut ko izmēģinājis no visādām praksēm, tāpēc, ka vienkārši tev taču jāraksta ir, ja? Kas ir tas, kas tevi uztrauc? Attiecībā uz, uz mūsu sabiedrību vai attiecībā, uz cilvēkiem. Tieši es runāju par dažādām praksēm, jo šobrīd ir kāds kaut ko nosoda, kad tas ir slikti, tas ir labi. Ir kaut kādas lietas, kas ir bīstamas. Man vienkārši, es tev neprasīšu nekādus konkrētus, vai šī prakse, vai tā prakse, vai tas tur guru, šmuru, vai skolotājs, vai mentors, vai coach, vai vienalga kas, vai podcasteris, piemēram, ja, varbūt arī tikpat bīstams, vai vēl kaut kas ir. Bet kādi ir tie tavi novērojumi? Jo, kā es teicu, man šķiet, ka
ka tā dzīvībai reāli bīstamā diagnoze ir arī viena lieta, tādam cilvēkam ar veselīgu domāšanu, es ar to domāju tādu skaidrāku, zinātniskāku prāta domāšanu, arī palīdz redzēt lietas reālāk. Un tā kā mēs mazāk sev melojam, bet tas, cik daudz mēs sev melojam, ir arī viena tēma. Varbūt tev ir kaut kāda novērojuma tieši, jo Gundaga arī pieminēja, ka dēļ tā kā tu strādāji žurnālā vai žurnālos, ka tev ir tā pieredze ar dažādajām praksēm. Bet tas bija pašā sākumā, pirms tiem 4 gadiem, kad es gribēju, izmēģināt, kā ir tie laimes kaut kādi, ne jau priekšnoteikumi, bet kas ir tās prakses, un patiesībā... Pastāsti, ko tu visu kaut ko izmēģināji. Vienkārši, ja tu vari uzskaitīt. Jā, bet es gribu tev teikt, ka tas ir pats elementārākais pateicība. Mēs mēdzam teikt visu laiku, es esmu pateicīga, bet īstenībā pateicības praksa ir tas, ka tu katru dienu pasakies, un arī tajās sliktajās dienās. Un tas ir vislielākais izaicinājums, tā, ka mums ir viss slikti, un tāds atrast tās 3-5 lietas, par ko būt pateicīgam. Un nevis tā tikai globāli, es pateicos par svaigo gaisu, un dzīvību un tādu, bet tādām mazām arī lietiņām tas tiešām ļoti strādā. Un to var vienkārši, ja kāds vēl to, bet man liekas, ka to visi dara. Man liekas, ka visi saka, ka viņi to zina, bet cik reāli prakse, dara? Saproti, regulāra ikdienas. Jā, tām praksēm ir tā, ka es nemaz tik daudz neesmu izmēģinājusi, jo cik tad tu reāli to visu vari, bet es esmu ļoti tāda... Es klausos, ko es vispār sevi, un tās ir tās, ko es gribu arī pa visiem tiem ieteikumiem un visu teikt, ka mēs pajautājam, vai man to vajag tiešām, vai kāpēc, tas jautājums, kāpēc, ko mums sev uzdot, kāpēc es to daru. Es sapratu arī viens no iemesliem, kāpēc es arī beidzu to darbu, ka es arī sapratu, ka man jau ir pa daudz. Es abrīnoju, ka tu, piemēram, tas ir līdzīgi. Tu katru reizi no visādiem ekspertiem visu kaut ko uzzini, taču arī visu gribi izmēģināt. Nav tā bieži vien kaut kāds. Un es saprotu, ka es tik daudz ko gribu, bet man jau tā ir milzīgs saraksts, ko es gribu dzīvē izdarīt. Bet es visu laiku skrienot, ķerot, visu kaut ko izmēģinot, es patiesībā nevaru to sarakstu, ko es tiešām jau gadiem gribu izdarīt. Es esmu apstājusies pie pilnīgi klasiskajām lietām, kas man bija pirmajos numuros, un šī pateicība, tas ir tas stāsts, ka tiešām pierakstīt, jo es esmu rakstītāja, ar roku rakstītāja, es arī, piemēram, viena no praksēm arī ir rīta lapas, vai ne, ka tu katru rītu tās 30 minūtes raksti uz baltām, visu, kas tev ienāk prātā. Ļoti interesanti, patiešām ļoti interesanti, un tu nepārlasi, vismaz tās pirmās 8 nedēļas, tu nepārlasi, ko tu esi sarakstījis. Bet es pati, piemēram, piefiksēju, es tur vispār tādas dusmas un visu kaut kādus izrakstu, bet īstenībā ļoti labi strādā, jo tu mazāk tad esi nīgrs uz visiem pārējiem. Un brīvāk strādājās radošie darbi, jo vienkārši tās draņķības ir izrakstītas ārā un smadzenēm ir atbrīvojusies vieta. Jā, rīta labs, bet, protams, es zinu uzreiz, kur pusstundu no rīta, bet tā, ka tu tāds aizpampis, vēl tāds neizdzēris, un tad man, piemēram, es domāju, kur lai es tās rīta lapas tagad iebāžu, ja man jau ir svarīgi no rīta pamostoties pirmais izvingroties, jo man tiešām ir svarīga tā sava rīta rosme, un tāds, un tad, bet, iemiksēju, bet, piemēram, es rīta lapas šobrīd nerakstu, bet es domāju, ka es atgriezīšos. Jā, man arī tāpatās. Tad ir kaut kāds brīdis, kad nav, bet es esmu pamanījis, tad, kad es rakstu, es esmu patīkamāks cilvēks sev un citiem, pilnīgi noteikti. Jā, jo man ļoti arī patika, bet es saku, tad kad es tos abus darbus darot, es tiešām sapratu, ka man tur ir arī daudz rakstu, un tad ir it kā, kad... Tas pats, man tieši tas pats. Jā, redzi kā, bet tā ir ļoti laba praksa, un pierakstītās lietas, tas ir gluži tāpat kā afirmācijas. Es nezinu, kāds tev ir viedoklis par afirmācijām, jo... Man nav viedoklis, uzskatu, ka cilvēks dara, jebkurš cilvēks dara to, kas viņam ir noderīgi. Jā, jo, ir visādi, bet man patīk no rīta uzrakstīt, jo tas ir tā pati saruna ar sevi,
ka tu uzrakstīji, es esmu vērtība, man viss izdodas, un tad, kad tu tās katru rītu tur saraksti, man viss izdodas, tu vienkārši, es tiešām ticu, man tas strādā, jā, es rakstu man vispār tas rīts ir garš, jo es rakstu afirmācijas, jā. Apmēram cik laika tev tam aiziet? Viss rituāls kopā man aizņem 1,5 stundu. Tad tu pamodies, pēc tam tu teici, tev rīta vingrošana ir svarīga, jā? Tad apmēram cik tev viņi tur tagad laikā, es tad sapratu, ka man vispirms vajag, tad, kad ir rīta labs, tad tomēr tās rīta labs un arī afirmācija ir pats pirmais, kamēr tiešām to ar smadzenēm, kamēr tu nesāc jau kaut ko domāt. Tad vispirms ir tie rakstošie darbi, jā, tad es vingroju. Jā, redz, man atkal ir otrādi, ja es vispirms nepavingrošu, tad es pēc tam arī vairs nepavingrošu. Es sev visu laiku, tas ir ļoti reti, kad es sev varu izdabūt uz skrējienu vai uz vingrošanu. Jā, es agrāk arī skrēju, tagad vairs neskrēju. Tas ir arī jautājums. Tāpēc, ka es sapratu, ka īsti man patika. Man tiešām bija brīdis, ka man patika. Un tas ir arī, tad taču nav visu mūžu jādara viens un tas pats. Tas ir tas, ko es domāju, ka vajag pamainīt tik pa laikam. Jā, piekrīt, jā. Vai ne tās nodarbes? Un man ļoti patīk visu laiku atklāt tādu jaunu, nezinām. Tāpēc es arī tagad meklēju tās savas citas dejošanas un kaut ko tādu. Un tad man ļoti palīdz savu elpošanu. Nu, tagad vispār saka, ir pētījumi, ka elpošana ir pat efektīvāka par meditāciju. Jā. Vai ne? Un arī man rīta, piemēram, praksē, man ir ļoti... Kur elpošana? Kāds ir tavs tas elpošanas rituāls vai prakse? Man ir intervālā elpošana, ko es vakaros daru. Tas ir, kas ir no dzīves virsotnes no Jāņa Brūna. Un intervālā elpošana tajā gadījumā nozīmē ko? Ne, no rītiem es elpoju citādi. Tas ir arī kāda man tā diena būs. Vai, piemēram, es koncentrējos darbam, tad ir tas kastē 4, 4, 4, 4. Es to regulāri daru. Nu, redz, man tas patīk vislabāk. Tad tiem, kas nezina, tā tad ir ieelpa, piemēram, uz 4, elpo aiztur uz 4, izelpa uz 4, elpo aiztur uz 4. Un tad vienkārši tos ciparus pielāgos, nezinu, savām plaušām, savām spējām, savām vajadzībām. Es to uzskatu par vienu no labākajiem prāta nomierināšanas tādiem rīkiem. Elpojas gan arī elpošana pēdējā, un tad man vēl jāpadejo. Tas man vēl jāpadejo. Un tāpēc ir tā, ka es no rīta tik daudz, kas man jāizdara. Es padejoju 5 minūtes. Tādu. Jā, tās prakses neko baigi tādu. Man, piemēram, es arī esmu sapratis, man patīk tomēr labāk pašai un mājās nekā iet. Es eju gan pie fizioterapeita vingrot, piemēram, bet tā man kā patīk pašai ir sevi vairāk nekā ar barā. Jā, mēs esam katrs ar savām individuālajām vajadzībām, un ir forši, ka mēs tā zinām par sevi un rēķinamies ar tām. Man te ir jautājums tāds. Vienā no cilvēku jaudas epizodēm, kas bija ar ergoterapeitu Rudolfu Cešeiko, iespējams, tu viņu zini, tāpēc, ka viņš daudz strādā ar onkoloģijas pacientiem. Kad es viņam jautāju, tā kā viņš daudz strādā ar onkoloģijas pacientiem, es viņam prasīju, kas ir tas, ko viņš ir novērojis, kas ir kopīgs tiem, kam ir tā onkoloģija. Un viņš teica, ka viņš ir pamanījis, ka cilvēkiem arī, kad jautā, ja tu skaties uz savu dzīvi pirms diagnozes, ko tu tur redzi, ko vajadzēja ņemt vērā, bet neņēma vērā. Apmēram tā. Tad viņš teica, ka cilvēki nav iedevuši laiku sev, ka viņš nav paņēmis pauzi sev, jo nav laika, ir jārūpējas par kādu citu. Viņš arī minēja, ka daudz onkoloģijas pacientu ir šajās palīdzošajās profesijās skolotāji un mediķu arī. Tas, ko viņš sarunas laikā teica. Tad nepaņemt šo te laiku sev. Un, tu gan grāmatā, gan arī sarunās ar tevi, kas ir pieejams, ko var internetā arī cilvēki atrast, tu mini par to, ka tev ir šis nejaukais ģenētiskais iemesls, kāpēc vēzis ir tavā ģimenē. Un, protams, ģenētika ir kāda viņa ir. Mēs piedzimstam ar to, ar ko mēs piedzimstam. Un tas nav tā, ka tu tur apēdi kūciņu, un tāpēc tev tagad bija vēzis, vai es nezinu, padomāji sliktas domas, un tev bija vēzis. Bet, ja tu ņemot vērā visu to pieredzi, kam tu esi gājis cauri, tas taču ir... tas ir demoniski grūti, kam tu esi gājis cauri, un es arī tev varu teikt tikai vislielāko paldies, ka tu visu dzīvi esi dūla. Tu esi dūla tajā, kā tu rakstīji šo te grāmatu,
tango ar 2 misteriem B. Tu ļāvi mums ieskatīties, kas notiek ar cilvēku, ar spējīgu, varošu, gudru, sirsnīgu cilvēku, tad, kad ir tāda diagnoze, un kad tev vairs nav kur likties un ir jāpaskatās pašam uz sevi. Tagad šeit sarunā, milzīgs tev vēlreiz, un Šarlotei paldies par jūsu stāstu saistībā ar anoreksiju. Tas, es uzskatu, ir ārkārtīgi svarīgi. Tu atkal atļāvi mums redzēt kaut ko ļoti svarīgu, kā mēs varam pasargāt sevi, savas ģimenes, lai gribot labāko, mums netīšām nesanāk tieši tāpatās. Es uzskatu to par ļoti lielu dāvanu no tavas puses, atļauties ko tādu pateikt. Man šķiet, jo mēs vairāk par to runātu ar visdažādākajiem cilvēkiem, jo mēs mazāk nodarītu sev un savējiem pāri, mēs ātrāk pamanītu tās problēmas. Tad kas ir tas, ko tu vari padalīties par savu dzīvi, pirms tu vispār nojauti, ka tev ir kāda diagnoze, kur tu teiktu, zini, ko sirsniņi, pati sev es to domāju, ja? Nevajag šito darīt, vai esi uzmanīga ar to, teiksim, vai varbūt samazini to, vai vispār kaut ko pārtrauc, vai tieši otrādi dari to un kaut ko dari vairāk. Teiksim, tā Initai pirms viņai bija jebkāda nojauta par diagnozi, un ja tu viņu, zini, tā kā feja, teiksim, tā aiziet uz pagātni un atstātu viņai message, te ir tās lietas, ko tu vari darīt savā labā. Protams, tu nevari pagriezt laiku atpakaļ, bet starp mums mēs esam tik daudzi, kas kam tā diagnoze vēl nav pienākusi, vai nav pienākusi 2. vai 3. diagnoze, kam varbūt tas palīdzēs. Pirmkārt, paldies. Man šobrīd par to, ka tu teici paldies, jo par to dalīšanos tas nekad nav viegli. Un es esmu saņēmis arī šos neizpratnes, kāpēc par tādām lietām jārunā. Bet es to gribu tieši pateikt, ka tad, kad tu saņem kaut kādu kritiku, kāpēc tagad ir jāiet, un vispār kāpēc nav tā, ka arī pa grāmatu ir tikai, es biju pietiekoši daudz arī, kāpēc ir jāraksta par kaut ko tādu. Ko jūs mūs te apgrūtinat ar to, ka ir mirstošie vai slimie? Taču nevienam nav jālasa, tāpēc tas nav... Nē, es domāju, te cilvēku pārmetumiem, kā ir balstīti, ja, ko tu mums apgrūti. Un ir lietas, kas paliek ģimenē, un kāpēc tas ir jānes uz āru, bet man šķiet, ka nerunājot, nekas jau nemainās, un nerunājot, nevienam tu nepalīdzi. Man tagad vispār šķiet arī par labdarības, iespējams, pilnīgi cits konteksts, bet viendien mēs tur runājām ar kolēģiem, ka labdarība ir dažāda. Un ka tas nav tikai par noziedot naudu. Ka labdarība, piemēram, ir arī varbūt izvēlēties savu laiku un enerģiju veltīt šādam projektam, nevis tagad aiziet ļoti pelnošā, es varētu ar savu, man ir visādi darba piedāvājumi, jā, bet es neju, lai nopelnītu daudz naudu, bet man ir cits, ko es gribu darīt vai ne dzīvē, un ka tā arī savā ziņā ir kaut kāda labdarība, vai ne, un šī dalīšanās ir arī kaut kas tāds, ko es esmu sapratusi kā savu veidu, kā es varu kaut kā pateikt, ka ne visiem ir tik skaisti un ziedoši un bez problēmām un kļūdām. Vai, ko es saku, kļūda taču nav, vai ne, ir mācības stundas, bet es esmu ļoti uzmanīga, tāpēc tu man tur jautāji, jo es arī laikam grāmatā rakstīju, ka nevajag dot ka es neesmu padomu devējs, varu dalīties tikai savā pieredzē. Jā, tad es priecātos par to dalīšanos ar tevu pieredzi. Jā, jo tāpēc, ka katram ir tas arī krūtsvēžu stāsti un vēža stāsti ir citādi un es pirms tam arī nezināju, vai ne, kad ir tik dažādi. Un ir cilvēki, kuriem ir, kuri paslauka arī tās sievietes viņas izdzīvo, un visi viņas grib ātrāk aizmirst un nerunāt par to. Un vienkārši es sapratu, ka man ļoti palīdzēja tas, ka es lasīju, man viss Kindle ir tikai no šīm grāmatām, un tā, ka es redzēju, ka Latvijā nekā tāda nav, un es domāju, bet ja man ir iedots kaut kas tāds, ka es varu uzrakstīt, un tāpēc es neesmu nekāda rakstniece vai kaut kas tam līdzīgs. Es varu tikai par sevi. Un es gribēju atstāt to, ka tādu, jā, kad ir tie visi daudzie jautājumi un vilšanās dzīvē, mīlestībā un visur, kur, bet tas viss var atrisināties skaisti. Es arī esmu pati starp tām divām tādām pasaulēm. Es ticu zinātnē, un man meita grib būt fiziķa un zinātniece, un man ir ļoti tuva netradicionālā medicīna.
mani ajurvēda un homeopātija un viss šis. Un šis ir tāds sadursme nedaudz, un arī, piemēram, man ir tāds duāls sajūts, ka es lasu visu šos. Es arī esmu ļoti daudz lasījusi par tiem psiholoģiskiem iemesliem, jo es domāju, ka tas ir no viss kaut kā, pa kripatiņai no visa. Un, protams, tagad tiek teikts, arī, kad ir tāda, tie, kas ir vairāk tās būtu otras puses, par to, ka mēs visi piedzimstam ar šiem vēža gēniem, un mēs vienkārši viņus palaižam kaut kā ar savām rīcībām. Un kad joprojām tas, ka tas ir tieši tāpēc, tas nav izpētīts, nav pierādīts, no kāda tas vēs īsti rodas. Un ka tas ir no tiem visiem seniem aizvainojumiem, viss tāds. Un šeit gan ir tā, ka es esmu pa vidu, un tāpēc, ka es piekrītu, bet tas ir vienīgais padoms, ko es laikam teiktu tādiem, ka ja kādam ir, nesakiet, kāpēc viņam tas ir, vai kaut kāds meklēt šos, tas cilvēks, tas ir laikam sāpīgākais, viens no sāpīgākajiem, ko es piedzīvoju, ka tu noteikti arī kaut kādu aizvainojumu neesi palaidusi, tu noteikti kādam neesi piedevusi, viss šitas te, ja tev nejautā, ja es tev nepajautāju, kā tu domā, kāpēc man tas ir? Nevajag. Es vispār šobrīd, starp citu, mums tajās dūlās, tas, ko māca, ir tā dziļā klausīšanās. Nekomentē, nespraucies pa vidu ar savām tādām un vienkārši paklausies. Un tas ir arī tāds, ka, ja tev nejautā, nevajag. Tas cilvēks tiešām viņš tev paprasīs. Un šis arī man bija grūti, jo es arī biju tāda pati lielā padomdevēja. Un tajā pašā laikā es saku, es ticu arī tādam, ka tu dabūtu kaut kāds atpakaļ spogulī to, ko tu kaut kam, es citiem devu padomus, tagad man visi devu padomus, es tagad zinu, ka es baigi. Tāpēc es pat, ka man tiešām raksta sievietes un jautā, ko man darīt, un tā es saku, es nevaru dot padomus, man nav vispār tādas kompetences, nevaru neko, es varu tikai es darīt to un to, un lūk, un atgriežoties pie tās Initas, proti, man tik ļoti šķiet, ka tas viss man ir aizvedis tur, kur es esmu tagad, un man ļoti patīk tur, kur es esmu tagad. Es pat esmu pateicīga par to vēža pieredzi. Proti, Laura, un tāpēc man bija tas jāpiedzīvo, man bija tam jāaiziet cauri, un es negribu tagad teikt, ka šis ir arī kaut kāds mīts, es neesmu kļūst par viedo apgrūtu, vai ne? Es neesmu tik pareiza, bet es par to runāju, tāpēc, ka es zinu, un man pēc tam lielām patiesībām arī ļoti daudz atrakstīja cilvēku, un viens jau man teica, Inita, man es ļoti daudz dzīvē palīdzējusi. Un man, protams, šis ir tas, kāpēc es to vispār daru, ka es zinu, ka es kādam esmu palīdzējusi. Un ka viņam kaut kādu tādu atbalstu, arī pat tādos šaubās vai kaut kādos tajos lēmumos par tiem visiem darbiem un viss. Tāpēc, ko es darītu citādi, es tev nevaru pateikt, bet tas, ko es tiešām sev būtu teikusi, kā tādu padomu, necensties būt tik laba un pareiza un šī tāds perfekcionisms kaut kāds. Man ļoti gribējās būt priekšzīmīgai. Es no bērnības tāda esmu, un es zinu, kāpēc tas tā ir. Un visu laiku es mīlu savu brāli, bet es augu tādā drusciņā brāļa ēnā, un man ļoti gribējās būt labākai par viņu. Ļoti, tāpēc, ka to mīlestību centies. Es domāju, tas ir tik daudziem, un man gribējās būt darbā labākajai. Un tas, ka es aizgāju, šis būs emocionāls, pirmā, kas sāku strādāt Tievā, tas bija. Man bija mazs bērniņš, un man bija 28 gadi, un kad es pēc Ingas Gorbanovas ieņēmu šo amatu, kāds negācija Vilnis. Vēstuli, sadodiet Ingu. Un atlaižiet, un man bija arī, es pieļāvu vienu ļoti lielu kļūdu, es ļoti labi, es to vienkārši, es pa vēzi vairs šādi neraudu, kā es raudu par to. Tāds tie pārdzīvojumi. Un tu sakos tiem zobiem, un tu pieņemsi, un visu, un tev un tu vari, un tu pierādīsi, ka tu esi, un šī pierādīšana, un tu saņemies. Un arī man visu laiku sauc par to stipro sievieti. Es gan īsti nesaprotu, kas tas ir.
Kur tas mans stiprums? Es nečīkstu, jā, es nečīkstu un tādu, bet es gribētu būt tā vieglāka dzīve tvert. Tā, ka necensties, tādu to necīnīties par kaut kādiem tur nedomāt, nemitīgi, tur arī visu lai labāk, lai vairāk pērk. Kāds man no tā vispār bija labums? Nekāds. Bet man tas ir tik daudz ko iemācījis. Un perfektums noteikti nav tas, kas tevi dara laimīgu. Un tā vēlme izpatikt un vēlme kaut ko pierādīt. Un tu nekļūsi ar varu arī mīļš. Un ļoti daudz tādas sāpīgas atziņas, kas man ir sevišķi pēc tam tādā kontekstā ar onkoloģiju nāca. Jo tas viss sakrita, jo es aizgāju no Santas martā un maijā es sataustīju to veidojumu. Tāpēc es saku, ka es esmu pārliecināta, ka es to zināju. Es tiešām, kad tas viss pārmaiņu laiks sākās, es sapratu, un ja es būtu aizgājusi uz mammogrāfiju, man noteikti būtu tā, es būtu izpalikusi bez, es gribu izmantot laiku pateikt sievietēm, ka jāiet uz mammogrāfiju, jo ja tev sevišķi ir tas ģenētiski mantoties. Un tas, ko es tad gribu teikt, ka droši vien man bija tas, kad, jo tādā tajā literatūrā, kur skaidro psihosomatiku, tad krūts vēzis ir par to sevis nemīlēšanu, un kad galvenais ir domāt par visiem citiem, nevis tikai par sevi. Es biju tajā, un man ir arī ģenētika. Redz, es nezinu, kurš teica par mežonis, bet es pēc būtības esmu tāds drusciņš mežonis, un es esmu tāda trakulīga, jā, un es visu laiku sevi gribēju likt tādā pareizā rāmī. Es ļoti, ļoti pārdzīvoju katru kritiku. Tas ir nevar emocionāls cilvēks. Es, piemēram, tagad domāju, ja tu neesi uzaudzējis tās bruņas, ka ja tu katru kritiku pārdzīvo, tu īstenībā nevari to darīt. Ja tev nav tāda atbalsta, kaut kāda tās supervīzijas, kur tu to izstrādā. Man nebija, es vienkārši raudāju, pēc raudāšanas sākās iedzeršana vai ne, tas vīns. Liels tev paldies par to, ko tu mums iedevi, pastāstot šo savu stāstu un pastāstot arī savas pārdomas tā sakarā. Tas ļoti, ļoti vērtīgi ir. Un ņemot vērā tagad to būtisko darbu, ko tu dari hospicā kopā ar abām Ilzēm. Ja? Jā, tad kas ir tas, ko mēs cilvēku jaudas auditorijā varam darīt, lai nevis, es pat nevaru teikt, lai cilvēki mirtu, bet lai cilvēki savu dzīvi dzīvotu pilnvērtīgāk, tiešām līdz pašam galam. Ko mēs varam izdarīt? Man vispār šķiet, ka pats sākums ir tas, ka mēs vispār runājam par nāvi, ka mēs runājam par novecošanu. Jo man šķiet, par menopauzi tā skaitā. Jā, ko mēs varam runāt par nāves pieņemšanu, ja mēs pat nepieņemam novecošanu, par to, ka tas ir dabīgs process, vai ne? Es vienkārši atcerējos, ka tu man prasīji par tiem pārsteigumiem par nāves dūlam, ko es vēl gribu pateikt par... Amerikā ir populāras, bet arvien vairāk tā saucamās dzīvās bēres. Tas ir living funeral. Es nezinu, kā to mēs varēsim latviskot. Respektīvi, bēres cilvēkam dzīvam esot. Dzīvojošo bēres. Jā, vai dzīvo saproti. Bēres. Un tas ir arī, es pilnīgi iedomājos saķertas galvas, ko vēl tagad viņi izdomās. Bet jo vairāk tajā iedzinos, es sapratu, es gribēju. Ja man būs tāda, saproti, tāpēc, kad mēs tev jāpastāsta tagad par tām dzīvojošo bērniem. Tad ir arī tas, ka ir skaidrs, ka tas cilvēks, ja mēs neticam, ka notiks kurš pasaules brīnums, bet šim cilvēkam ir, piemēram, onkoloģijas 4. stadija, tad dzīvildze netiek prognozēta ilgāk, viņš skaidrs, ka tur nevar nekas notikt, viņš iet uz savu to galu, un bet tātad tas ir, saproti, pats par sevi cilvēks, kas vēlas dūlu, kas vēlas šos pakalpojumus, ka viņš grib. Mēs bieži mēdzam teikt, ka tajās bērēs tiek teikti labi vārdi par aizgājēju, mēs viņu pieminam, un ir šis jautājums, cik no mums ir pateikuši šos labos vārdus dzīvam esot. Ja cevišķi tas ir tajās ātrijās nāvēs, vai ne, ka cilvēks pēkšņi aiziet. Lūk, un šī ir tā iespēja, ka tur arī ir, turklāt izmaksā, bērs taču izmaksā. Kad bērs notiek, cilvēkam vēl dzīvam esot, tāpēc, ka viņš pats grib dzirdēt no tiem visiem radiniekiem, no tiem draugiem. Tas ir tāds atvadīšanās, bet viņš pats ir tur klāt, tāpēc, ka viņš grib dzirdēt. Ir tā burvīgā filma, vai ne, mūsu zvaigžņu vaina, kur ir tie divi jaunieši, un kur arī bija tas, ka tas puisis gribēja dzirdēt tās savas draudzenes runu, ko viņa teiks bērēs.
tad, kad es atceros, ka es to skatījos, man, protams, šķita, ka tā tāda patsmitnieku izdomātais, tāds saistīts ar mīlestību. Un tagad es lasu, ka tas ir Japānā arī ļoti bieži un viss. Un es domāju, bet tas ir tas stāsts, tā ir vēl viena ballīte. Patiesībā, un arī tas ir tāds, labi, kad mēs atvadamies, patiesībā, un tu pasaki to labo pēdējo tam cilvēkam un izstāsti kuriozus, vai ne? Jo taču bērēs citreiz tas ir arī tas stāsts, ka nevajag taču raudāt, tas ir vispār tāda, protams, ka mums sāp un tā, bet tam cilvēkam, es domāju, bieži vien tiešām tas ir daudz vieglāk un aizgājējiem tā nav ir, bet kuriozi pasmieties, paskatīties kaut kādus vēlreiz tos video, paēst garšīgi, ka viņš arī grib redzēt, ko tur, kā tagad tā, piemēram, ka tu sāicini tos radiniekus, un saproti, citreiz ir tā, pat ir tā Coca-Colas burvīgā reklāma, ka tas vectētiņš izsūta ielūgumu saviem radiniekiem, ielūgumus bērniem, ka viņš ir nomiris, un tad viņš tajos Ziemassvētkos iznāk, jo viņš ir dzīvs. Un saka, es citādāk jūs nevarēju dabūt. Un tad ir šis, ka tu izsūti tos ielūgumus uz savām atvadīšanos. Droši vien tās bērns varbūt nav tāds, ka mēs, ka tas tāpat notiks tuvākajā laikā, bet es gribētu jūs satikt vēl vienreiz. Un ja man nav dzimšanas diena vai nekas tāds, vai ne, ka tu tāds, un līdz ar to, un tu vari atnest puķes, tas, kā es tev sākumā teicu, par tām maipuķītēm, vai tad es gribētu lilijas, jo tāpēc, kad, ja mani kremēs uz krematoriju, puķes nenes. Bet es gribu vēl to vienu dienu, es gribu visu puķēs, es gribu, lai man sanes visi tās puķes. Saprotu, ka tu tādu. Es pilnīgi saprotu, tas ir atkal stāsts. Tas, noteikti būs kādam, kas būs šausmas, kā es tur. Bet citur tā noteikti. Tas man bija tāds, ko man nebija ienācis prātā. Un tad es arī atceros, jo ir šie teicieni, vai ne, ka dzīve jāsvin, kamēr tu esi. Man mammai arī bija vēlēšanās, ka viņas bērēs dzied man mīļa draudzenīte, burvīgas balss īpašniece Gunita Bārta. Un Gunita man saka, bet vispār es bērēs nedzied. Un es jau sapratu, bet man ir jānorganizē, ka tā Gunita dzied mammai dzīvē esot. Un mammīte jau bija jau tāda vēl, tas bija tas dārs, mēs viņu tur atvedām, un viņai bija mazais koncertiņš. Nebija tāda atvadīšanās, tur nesabrauc, bet es principā kaut kādu daļu jau man pašai šķita, jo tas ir arī tikai tāpēc, ka es pavadīju pietiekoši daudz laika kopā, es mammai savai nedaudz pat biju tā kā tāda, vai ne? Ka es zināju, ko viņa grib, un tu uztaisi to cilvēkam dzīvam, esot, ka viņš pats tajā piedalās. Ka viņš to visu redz, es gribētu dzirdēt visus stāstus, ar ko es saistos cilvēki. Kaut kādus tādus, vai ne? Nevis tikai tad, kad pie tām bērniem tas bija viens ļoti arī, kas man patīk. Līdz ar to es gribēju teikt, ka tas sākums ir tas, ka mēs vispār vairāk par to runājam, un par to runājam tiešām nevis ka tas ir kaut kāds protams, ka katra nāve tās ir pēc tam ir sēras un tas ir skumjš brīdis, protams, bet ka mēs to pieņemam kā normālu dzīves sastāvdaļu. Ja mēs paši to pieņemsim kā normālu dzīves sastāvdaļu, mums būs daudz vieglāk tās visas izmaiņas likumdošanā, kas ir tagad tas ledus pateicoties hospisam, pateicoties tam, ka mana balss tika savākta šie paraksti. Ir tās izmaiņas sākušās, bet tas ir tikai sākums, un mēs nepadosimies, un mēs turpināsim, un mēs būsim mirstošo cilvēku advokāti, jo vairāk cilvēku būs draugu klubā, kas mums arī atbalstīs. Draugu klubs nozīmē, ka cilvēks veic ikmēneša regulāru ziedojumu, ja? Jā. Un kāda summa ir tā, kas jums palīdz? Un, protams, es saprotu, jo vairāk, jo labāk, bet tieši tas arī bieži vien cilvēkus attur ziedot, saprotot, ka ko tad tur tā mana mazā summa nav jau jēgas. Es nezinu, cik tu vari, laikam ir no 5, tā iespēja no 5 līdz, cik tu vari. Es visu salīdzinu, piedod ar vīna glāzi. Bet cik restorānā Latvijā maksā? Es nezinu, tu pasaki. Vai kokteili? Iedomājies, es tagad tieši biju redzēju, ka kokteils maksā 9 eiro. Neiedzer vienā piekdienā vienu kokteili noziedo hospisam. Vienkārši. Bet uzlikt viņu kā regulāro maksājumu, ka tas ir katru, jo par šo naudu, protams, mums ir arī tas skaistais projekts par tām piepildītām vēlēšanās. Man noteikti no šī gada viena no skaistākajām dienām ir tas, ka mēs aizvedām
aizvedām kungu, kas nebija bijis vairāk kā gadu ārā, un viņa vienīgā vēlēšanās bija nokļūt pie jūras. Un mēs viņu aizvedām, un tas bija tāda epopeja, jo mums divas kompānijas, kas nodrošina medicīnisko transportu, atteica, ka tas ir pārāk riskanti, jo viņam arī ir traheostoma, viņš nevar pats pēlpot, un tad ir tie skābekļa aparāti vajadzīgi un viss. Un mēs viņu aizvedam uz to jūru, un ratiņkrēslā vēl viņu iestūma tajā ūdenī, un no tas ūdens šļakats tā meita viņam, tu nevari neraudāt, un tu iedomājies, tik maz vajag laimēs. Protams, tas ir, man arī ir šis, kad tu sākumā teici, ka, protams, man ir citāda sajūta par to laimi un par to prieku. Man ir, prieks, laime šāda, ka es daru. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc abām operācijām, man ir divas reizes operācijas, ka pēc mastektomijas tu pusgadu staigā šādi, vai ne? Un tu nevari neko ar rokām izdarīt. Es domāju, un es esmu laimīga, un tāpēc es saku, tu vari pacelt rokas augšā. Ka es varu visus savus jogas vingrojumus darīt, ka tas ķermenis ir atjaunojis, un tāpēc ir tas arī, es tā lēkājos, bet vienkārši, ka tiešām cik maz vajag tai laimai. Tas ir vienkāršas lietas, bet lai mēs to noorganizētu, es saku, mums transportu bija problēmas dabūt. Protams, tas viss maksā, lai mēs par to samaksātu, un arī mēs gribējām tur, lai tam arī mūziķis vēl arī, un lai tas ir tāds īpašs notikums, lai tas cilvēks to atcerās. Nevis pēcnāves dzīve un viss tas ezotēriskais lauks, bet tieši dzīve līdz pēdējam elpas vilcienam. Katra nodzīvotā diena tā ir tava dzīves diena. Tagad latviski ir 3 burvīgas grāmatas, piemēram, viena no tām ir dzīvības un nāves jautājums, vai ne? Irvina Jeluma grāmata, un tur arī, kur sieviete mirst, un viņa var pat izvēlēties, kur hospisa vienība viņai nāks. Mums vēl ir mums ir ko darīt šajā, vēl ļoti daudz. Ir kaut kas sākts, bet ir ļoti daudz vēl ko darīt, kad es, piemēram, varu izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, tādā, kurš man, jo tas taču ir ļoti privāts kontakts. Es, piemēram, esmu latvieta, man ir grūti sarunāties vai pat saprast visu krievu valodā, piemēram, runājošos, un varbūt es nevaru. Tā, ka tu tomēr izvēlies un tādas izvēles iespējas, bet jo mēs vairāk to integrēsim visādās sarunās. Nevis tikai, kad tu uzaicini sarunā par nāvi, bet jebkuram, ka mēs pajautājam, vai tu esi par to domājis. Ja mēs mums būs daudz vieglāk, tādā arī cīnīties, jo tāpēc, ka, manuprāt, sabiedrības spiediens ļoti daudz ko var mainīt. To mēs redzam šobrīd politikā, kad nekļuva pa kultūras ministru tas, kas bija plānots, vai ne, tāpēc, ka bija sabiedrības rezonans, un jo mēs vairāk par to runājam, jo ir vieglāk to visu izmainīt. Tad jaudīgie pārskatām savus kontus, vai mums tur ir pieslēgts Hospice LV ziedojums. Tiem, kam ir pieslēgts, man ir. Paskatāmies, vai mēs nevaram summu palielināt, kaut vai pa 2 eiro, piemēram, vai pa 4. Man būs pa 4 klāt. Un skatāmies, kā mēs vēl varam hospisu atbalstīt ar to, ka mēs arī draugiem piedāvājam. Klausies, vai pieslēdz to ar savu, piemēram, 5 eiro ziedojumu mēnesī. Jo tas, ko mēs darām praktiski, ir tas vistaustāmākais atbalsts, kas šiem cilvēkiem arī dod spēku tālāk cīnīties. Un galu galā viņi jau necīnās tikai par to, lai viņi forši nomirtu. Viņi cīnās, lai mums pašiem ir labākas nomiršanas iespējas, ja gadījumā ir tā hospice aprūpe nepieciešama, un arī mūsu mīļajiem. Jo, ja mums nebūs hospice aprūpe, kas tad apkops tos mūsu mīļos? Pašiem būs jādara, un tas ir sasodīti grūti un vienkārši prasa vaiprātīgākos resursus. Jo mēs ātrāk to sākam bīdīt uz priekšu, jo reālāk mums pašiem tā palīdzība būs tad, kad mums viņa būs nepieciešama. Inita, vislielākais tev paldies par taviem stāstiem, par taviem ļoti praktiskajiem ieteikumiem, ko mēs varam darīt, un galvenais par tavu drosmi, ka neskatoties uz to, cik grūti ir runāt par tām tēmām, cik grūti ir atklāties un ļaut citiem tajā ieskatīties, ka tu mums labu vēlot, bija ar mieru to darīt. Es esmu ārkārtīgi tev pateicīga. Un lūdzu, jaudīgie, tas, kas Initas stāstā noderēja, kas bija vērtīgs, rakstam Initai. Ja nevaram uzrakstīt Initai, rakstiet man, es Initai pārsūtīšu. Ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kas saņemā šo te drosmi, iedot atpakaļ to viņu, atdot to enerģiju caur mūsu labajiem vārdiem, caur mūsu paldies ar ļoti konkrētu, kas noderēja, kas bija vērtīgi, kas mums palīdzēja. Paldies tev, Inita. Paldies.